Sveiki! Šīs dienas viesis ir Marta Ābele. Viņa ir mamma, sieva, topošā dūla un juriste. Tāpat viņa arī satura veidotāja, kurā savā Instagram profilā dalās ar savu ikdienu, kopā ar savu vīru, kopā ar savu meitu. Un, liek tādu vairāk saturu, kas ir uz ģimenes vērtībām balstīts vai ne. Un parāda to savu ikdienu. Manuprāt, es domāju, ka tā ikdienas varētu parādīties vairāk, un tieši tas, par ko mēs runāsim arī šodien, tieši vairāk tā attiecību tēma, jo iepriekšējie podcastu viesi divos podkastos ir bijis Dāvis, ar kuru mēs esam runājuši par visām šīm lietām, par tām attiecībām un kā pie tām strādāt un kā jūs esat strādājuši, cik daudz esat izgājuši cauri tam visam. Un tas ļoti noderējis man, un es tiešām esmu paņēmis tik daudz no tā, ko Dāvis ir stāstījis. Un, tiešām esmu sācis iedziļināties pavisam no tā paša pirmā podkasta. Es uzreiz jūtu, cik ļoti man tāds klikšķis ir par lietām. Un mēs ar tevi arī esam runājuši tieši par to, kad mēs tagad esam redzējuši to Dāvi skatu punktu, un tagad ir interesanti pastīties, kā ir tev, kāds ir tas sievas skatu punkts. Un, tad mēs noteikti arī varam sākt. Bet vispār man interesētu pirmais, kā tu vispār pati nonāci pie tās satura veidošanas, un kā tu sāki dalīties, kāpēc to sāki darīt? Jā. Čau, Edvard, paldies, ka uzaicināji. Šis tiešām ir viens no podkastiem, kurus vienmēr noklausos un noskatos. Paldies tev par to, ko tu dari. Par satura veidošanu patiesībā es vienmēr to gribēju darīt. Es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kurš grib visu dokumentēt un kurš grib uz visu atskatīties. Man patīk visu bildēt, visu fočēt un tā tālāk. Un es ilgu laiku nevarēju saņemties pārkāpt kaut kādai tai barjerai pāri par to, ka visi mani 1000 sekotāji no mazpilsētas un no skolas laikiem ir tagad tie, kas redzēs, ar ko es tagad te dalos. Jo tā dzīve, kāds tais pamatskolā un vidusskolā, protams, ļoti atšķirās no tā, kā tu mainies un ko tu liec pēc tam savā saturā. Un man bija ļoti grūti ar to, un tāpēc priekš manis tas lielākais breakthrough bija tas, ka mēs ar Dāvi zinājām, ka mums kopā tas ļoti labi sanākt, jo Dāvim tieši tāpat kā man bija tik daudz ko teikt, un visvairāk jau bija tā, ka Dāvis bija kaut ko jaunu uzzinājis, un es pēc tam gāju un to stāstīju Instagramā. Līdz ar to, tā kā vienmēr tas ir bijis par to, ka Dāvis kaut ko dara, es to daru līdzi, un es to rādu Instagramā. Tāpēc tajā brīdī, kad mēs apprecējāmies, un tajā vienā naktī, kad man atnāca galvā šis te nosaukums Divas Ābeles, man bija tāds, mēs vienkārši taisam kopā un viss, un tas uzreiz bija tāds absolūts, bija absolūti skaidrs, ka mēs šito daram. Mēs to daram ar domu, ka mēs gribam kļūt par satura veidotājiem, mēs gribam, lai tas ir viens no mūsu darbiem. Tas nevienā brīdī nebija tāds hobijs, mums tur vienkārši patīk kaut ko darīt, bet tas arī bija tāds apzināts lēmums, ka mēs ejam uz savu ģimenes zīmolu, mēs ejam uz sevi kā brendu, un mēs veidojam auditoriju, kur pēc tam mēs varam dalīties ar savām zināšanām, saviem pasākumiem, savām visādām lietām arī tālāk. Tad tas nebija tā īsti, ka tas sākās. Parasti cilvēkiem ir, mēs pamēģināsim kaut kā, bet tas bija apzināti, ka jūs gribat uzcelt kaut ko, lai no tā pelnītu naudu un varētu arī kāds pasākumus taisīt. Jā, tas absolūti bija par to. Jo man vienkārši ir tāda tieksme, ja man kaut ko patīk darīt, es meklēju visus iespējamos veidus, kā to arī monetizēt. Un šis bija vienkārši perfekts variants, kā ieiet tirgū. Mēs esam šobrīd Instagramā, man liekas, kādus 5 gadus. Tajā brīdī arī nebija pāri, kas veidotu kopā kontu, jo pārsvarā tās bija tomēr sievietes, kas veidoja saturu par savu ģimenes dzīvi. Un tas viss tā forši salikās, jo mums tās tēmas tiešām arī pārklājās. Mums patīk gan par attiecībām runāt, gan tur Dāvja sporta puse un pēc tam jau meitiņas ienākšana mūsu dzīvē. Tas viss tā vienkārši forši sapakojās, ka tu vari darīt to, kas tev, uz ko tev dabīgi vēl, kas tev sanāk, un tu vari arī veidot to savu komundu. Tas nozīmē, ka tev nav īsti grūti, tev ir viegli. Tev tā kā dalīties un rādīt, tas dod tev enerģiju, nevis tā kā atņem enerģiju. Jā, noteikti, jo tāpēc jau ir tas teiciens, dara to, ko tu mīli, tu nekad nestrādās, un tieši tā arī tas jūtās. Dažreiz, protams, nav kaut kādu ilgāku laiku bijuši kaut kāda sadarbības vai kaut kas tam līdzīgs. Tev liekas, ka kāda jēga tev, piemēram, rādīt šo visu, ka tas jau nav tavs darbs, vai arī mums bieži vien ar Dāvi ir bijušas sarunas par to, ka es pārāk daudz esmu telefonā. Jo no vienas puses,
es teorētiski strādāju arī tad, ja es vienkārši ielieku savus treniņu video. Jo tas viss ir tas, kas taisa to lielo bildi, vai ne? Kas gan parāda to, kāds ir mūsu dzīvesveids, kāds ir mūsu vērtības, kāda ir mūsu uzskata par veselību vai tam līdzīgi. Un tas ir arī tas, kas tālāk jau iedvesmo auditoriju un kas parāda arī mūsu vērtības sadarbības partneriem. Bet kā dabūt to robežu, kurā tu paskrolo un kurā tu es strādāju. Tas ir viss priekš nākotnes. Tā kā, protams, tur ir tāda baigā līnija, bet tādā ziņā, satura veidošana noteikti ir tas, kas man dod enerģiju. Un es domāju, ka es nezinu, ko es darītu, ja sociālā tīkla pazustu vienā dienā. Bet, piemēram, Dāvim, kā viņš iepriekš teica, tas vairs nav īsti. Ja? Viņš tā kā, es īstenībā neatceros, protams, jo es vienmēr zināju to, ka tu vairāk esi tajā visā, ka tu vairāk kliedz, un tad Dāvis reizēm kaut ko pieliek, bet ar vienu tas Dāvis ir mazāk līdzas. Un iepriekšējā podkastā viņš pats arī teica, ka viņš tā kā, viņam gribās to sajūta, ka viņam jāliek, nevis tas, ka viņam jāliek vienkārši. Un, kā tev ir ar to, vai tu viņam, piemēram, prasi kādreiz, vai viņš varētu ielikt, vai viņš vienkārši tagad noteikti ir tā, ka viņš liek tā, kad viņš grib likt. Bet kā jūs sadalījāt, sākumā bija tā, ka jūs abi dalījāties vienlīdzīgi ar to saturu, vai vienalga tu vairāk? Šis patiesībā arī ir bijis tāds mūsu attiecību viens no tādiem mūsu izaugsmes kaut kādiem veidiem, jo, protams, ka es sākumā ļoti sagaidīju, ka viņš tagad performos tā, kā es to esmu iedomājusies. Un mums ir bijuši ļoti daudzi gadi, kad es viņam vienkārši lieku, tu vari ielikt to, vai tu vari ielikt to, vai tu vari ielikt to. Un viņš nevar. Un it sevišķi, ja es viņam paprastu, tad viņš vēl vairāk nevar. Un man ir bijis vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai saprastu un pieņemtu to, ka vienkārši var tā būt, ka, jo, piemēram, man liekas, kā man paaizies treniņu, kā tu nevari 6 setus nofilmēt? Kā? Nē. Tad noliec telefonu. Man tas ir elementāri. Man tas ir tā kā elpot. Bet pieņem to, ka otram cilvēkam vienkārši viņš tiešām grib aiziet un izdarīt treniņu. Nevis domāt par to, ka kurš leņķis labāk pēc tam, kā es viņu sakatošu, lai pēc tam ieliktu storijā. Un tas ir bijis tāds man pieņemšana par to, ka Dāvis liks tad, kad viņš ieliks. Un patiesībā, ja mēs tagad paskatāmies, tiešām ir bijis kaut kāds pēdējais pusgads, kad es viņam neuzčakarējos vairs par šo virsū. Un tad, kad viņš ieliek, tam ir kaut kāda jēga. Un mēs esam sapratuši to, ka viņš liek retāku saturu, bet tas saturs būs ar pievienoto vērtību. Tur būs atkal pilnīgi cita atgriezeniskā saite no pilnīgi cita mūsu auditorijas burbuļa, jo tie parasti nav tie cilvēki, kas atbild man. Tas arī ļoti interesanti, tad, kad viņš sāk makšķerēšanu likt, tur vispār tā kā jauni cilvēki uzradās. Bet pieņem to, ka mēs katrs arī šo savu darbu daram citādāk un neprasīt no otra kāra, kur es zeķis loku šitā, tev arī tāpēc tas tā jādara. Tas ir īstenībā jau tas, ko tieši teicu, tieši reizi vai salīdzināt ar sevi. Problēma īstenībā nav nofilmēt. Problēma tad, kad ir kaut kas jāraksta par to. Un reizēm ir tā, ka tu ņem un tu raksti, un ritīgi ātri tas teksts un ieliekās, un reizēm tu raksti, un tad tu spied vēl vienu teikumu, tad vēl vienu, un vēl vienu, tad tu izej ārā, tad tu aizej pastaigā apkārt, tad atklātnāc, uzraksti vēl kādu teikumu. Ka tas jau nav par to, ka ir grūti kaut kāda tieši to nofilmēšanas daļa. Man patīk teikt, ka nevar piedzemdēt to, kas negrib dzimt. Iespējams, jā. Bet tā ir, kad vienkārši reizēm arī nofilmē, man ļoti bieži nofilmē, es vispār neko neielieku. Vai es ielieku vienu kaut kādu video no tiem 6, es esmu kaut ko uztaisījis, bet es nevaru saņemties nekādu to pievienoto vērtību. Esmu sapratis, ka es tā kā nelikšu tikai, kad es kaut ko daru, un tur nekā nav rakstījis tas teksts, jo viņi tāpatās nestāsta, viņam neinteresē tā lielā mērā. Jo tu uzsver kaut kādu tekstu, un to jau var labi arī redzēt pēc tā, kā ar to saturu dalās, bet atbildi, un tu vari redzēt, kad ir skatījumi ir un kad nav. Tā kā tu neko neraksti, ka skatījumi nav, un nevienam tā īsti neinteresē vienkārši tas, ka tu dari, bet ko tu pasaki par to, ko dari. Un tā ir tā grūtā daļa. Saku, reizēm ir tā tiešā Dāvis teica, tā vilkme, tu gribi ierakstīt, tu vari ierakstīt 3, 4, 5, un kad ir kaut kāda tēma, par ko tu aizrautīs, tad var rakstīt, un tie vārdi paši nāk ārā. Bet tā, ka negribās, tad tu vienkārši sēdi. Bet saprotu, ka tev vienkārši vienmēr gribās. Tā vilkme vienkārši pārsvarā ir. Un tāpēc man tiešām pagāja kaut kāds laiks saprast to, ka tā var arī nebūt. Jo, mēs pierodam dzīvot
tajā settingā, kāds ir tev. Nu, tā kā strādā manas smadzenes, kādas ir manas kaut kāds tas domu patērns. Man liekas, tā kā, tev tā vilka, vienkārši taču visu laiku ir, vai ne? Bet nē. Un ir forši arī ieraudzīt tās dzīves sfēras, kurās mēs vienkārši nestrādājam vienādi. Jā. Īstenībā šis ir ļoti labs tāds, ar ko mēs varam turpināt tieši par to attiecību tēmu, kad, saprast otru, un, jūs ar Dāvi esat diezgan daudz arī stāstījuši un runājuši par to, ka jūs esat gājuši pārterapiju, jūs esat individuālās un mēģinājuši saprast daudzas lietas, bet, jūs noteikti esat šausmīgi auguši tagad, vai ne, no brīža, kad jūs apprecējāties, tas sanāja pirms cik gadiem? Mēs apprecējāmies pirms 5 gadiem, jā, bet, tā mūsu tāda kopīgā izaugsme, mēs esam kopā 9 gadus. Un es teiktu, ka pirmo gadu mēs tur tā nomaucām, kā jau 20 gadnieki var nomaukt. Un tad kaut kādas veselības problēmas bija tās, kuras iesāka to mūsu to sniega lavīnu, kas sākās ar pirmo fitnesa abonementu un vegānisma mēģināšanu un tā tālāk. Jā, un tad jūs jau esat 9 gadi kopā, tas jau ir diezgan daudz. Un, tad par to visu jūs esat diezgan atšķirīgi cilvēki arī tajā tēmā noteikti, vai ne? Kad viens klausās vairāk, otrs vairāk runā, un vienam ir tā, ka viņš noslēdzās, un otrs tieši, iet virsū ar to un ar visu to mēģināšanu izprast, kā tev ir bijis, tev ir grūti. Tā kā kāds saka, tagad ir grūti saprast, redz, ka cilvēkiem ir savādāk, bet kā tev bija ar Dāvi, cik grūti bija saprast, ka, piemēram, viņš nerunā un kā no viņa dabūt ārā. Tas bija tikai tā terapija, kā jūs gājāt un iemācījāties? Zini, tas jau īsti nav par to, ka kā dabūt no tā otra ārā, bet kā viņu likt mierā. Priekš manis tā bija laikam tā galvenā atslēga atkratīties no tā partnera. Un tas ir laikam tas, ko es visvairāk tā līdz kaulam esmu sapratusi pēdējā pusotra gada laikā, beigt prasīt no partnera kaut ko. Tā it kā tev pienāktos kaut kāda cita attieksme no viņa, vai tā it kā, redz, es te māku runāt šādi, tāpēc tev arī tagad tā ir jāsāk runāt. Un tikai tajā brīdī, kad es sapratu, ka kaut kādas pārmaiņas mūsu attiecībās var sākties tikai un vienīgi tad, kad es vienkārši atkratos no viņa un beidzu no viņa kaut ko prasīt. Tikai tad es vispār iedodu vietu tam cilvēkam atvērties, kaut ko pateikt vairāk. Jo es tiešām esmu attiecībās vienmēr bijusi tā, kas runā non-stopā. Es tā kā varu runāt un runāt un runāt. Mana domu karte galvā ir tāda, ka it kā es saku 3 teikumus, bet katram no viņiem ir vēl tā kā domu karte apkārt. Man tur ir tā kā tāds, zīmē skolās tos domu kartes zirneklīšus. Man tā aptuveni visu laiku tas optiskais internets, kā mēs ar draudzenēm smējamies, tā kā non-stopā ir ieslēgts. Un ja es tev to visu stāstu, un tu prosti sēdi un man neko nesaki, pretī man liekas, kas ir tev? Kā internets izslēgts? What's wrong? Kāpēc tu nerunā? Un es atkal eju iekšā tajā, ka kāpēc tu nerunā? Vai es tev kaut kā aizskāru? Vai es mēģinu vēl dabūt ārā un man sākās jauna doma karta par to, kāpēc tu neatbildi. Un tajā brīdī visi tie tabi tajā datorā ir pārāk daudz atvērti. Un es vispār, visi tie cietie diski vienkārši nosvilst uz tā informācijas daudzumu. Nav iespējams viņu apstrādāt. Un tikai saprast to, ka mēs katrs strādājam ar pilnīgi citu šito procesoru, ir bijis tas, kas man ir palīdzējis neprasīt no citiem to, ka tu strādā tā kā es, ka tev arī ir šitāds domu zirneklis, ka tev arī ir tās visas, ka no viena teikuma tu saproti arī tos 5 apakšteikumus, kurus es visā tajā daudzumā par to nepasaku. Un visu laiku sagaidīt to atbildi ir... Man, dažreiz tagad atskatoties, man liekas, ka tiesa nabaga Dāvis. Es abrīnoju, ka viņš vispār ir palicis ar mani kopā kaut kādos dzīves brīžos, jo mums tiešām ir gājis visādi, jo neskatoties uz to, ka es esmu histēriskā vienmēr bijis un Dāvis ir bijis tas, kurš vairāk noslēdzās, viņš jau vienmēr ir bijis tas, kurš ir vairāk gājis izaugsmē. Un es kā vienmēr smejoties saku, ka man principā ir bijuši 3 vīri. Jo pa šiem gandrīz 10 gadiem Dāvis ir mainījies tieši 3 reizes, un katrā reizē man ir bijis tāds vienkārši, what the fuck, kas tagad notiek un kā ar šito tik galā. Jo es pati savā būtībā esmu ārkārtīgi racionāls, loģisks cilvēks. Man vienkārši tāds, kur A sako B, viss tā kā nav nekas apkārt. Un tad, ja tev
otrs cilvēks ir tāds, kurš redz to lielāko bildi, kuru tu vēl neķer, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par sportu, vai par ēšanu, vai par kādām garīgām lietām. Nu, tev pašam ir tā kā grūti ar sevi tikt galā. Līdz ar to tāda atkritīties no otra, beigt prasīt no viņa to, ko tu pats patiesībā nedari, ir bijis vislielākais game changers mūsu attiecībās. Jā, bet kur ir tas limits? Nu, tu jau nevari neprasīt nekad neko. Jo, vienā variantā, protams, tas otrs cilvēks, ja tas īrietis tā kā kaut kā pēkšņi izdomā, ka viņam vajadzētu saprast vai iedziļināties, bet tajā pašā laikā viņš jau var neiedziļināties, viņš jau var arī neaugt. Nu, tā kā dāļu variantā tu varētu, ja tu varbūt uz gadus iepriekš nebūtu to darījis, neprasītu, viņš vēl nebūtu nonācis līdz kaut kādam brīdim, kad rodas sapratne. Jo tas, ko es arī runāju, tas, ko es sapratu tikai tagad, piemēram, šajā gadā, un it īpaši pēc tāda AV podcasta, kad ir daudzas lietas, kam tu neesi vēl īsti pieaudzis un gatavs, tur klausīties, un tev liekas, ka tas tev nav svarīgi, tas tev šobrīd, nav svarīgi, jā. Tev tā kā ir vienalga uz to. Un tikai kaut kādā brīdī tu sāc iedziļināties, un tev ir tas klikšķis, ka tu tā kā vari vispār par to domāt. Klausies, Dāvis par tām glikozes svārstībām runāja jau pirms 5 gadiem. Tā kā es... Un šī nav vienīgā lieta, kas ir mūsu kopdzīves laikā bijusi. Un es vienmēr smējos, tā kā Dāvis kaut ko izdara, tad paiet 3 gadi, un arī viņš nečkarē man par to prātu. Viņš vienkārši, labi, kaut vai, ja par to ēdam vispirms šķiedrvielas, jā, viņš to vienmēr ir darījis, viņš man vienkārši neuzčakarējis par to. Un viņš ir pacietīgi šos gadus gaidījis, ka tagad es esmu tā, kas vispirms saservē mums salātiņas. Un tāpēc mēs ņirdzām par to, ka, patiesībā šis priekš viņa ir bijis tāds liels pacietības treniņš. Tā kā neuzčakarēties un sagaidīt, ka tas otrs cilvēks pats nonāk līdz tā informācijai, tad, kad viņš ir gatavs viņai. Bet atgriežoties pie tā tava jautājuma, kur ir limits, man liekas, ka tā ir tikai un vienīgi tā iekšējā sajūta par to, vai šis cilvēks ir tā vērts, lai tu atkāptos soli atpakaļ. Vai tu tici, ka jums šitai ir aiza, bet ka tur jūs vēl aizvien esat kopā. Un ja nav tā deep down, nav tā sajūta, tad man liekas, ka neviens taču nepaliek kopā. Man liekas, tās attiecības aiziet tik toksiskas un tik nejēdzīgas, ka tie cilvēki vienkārši izšķirās. Grūti teikt, zini, kā daudziem jau, man liekas, nav tie instrumenti, kā mēs runājām vispār, lai tu saprastu, protams, kad ir jābūt, kā saki, kaut kāda racionāla domāšana, kaut kāda iedziļināšanās ir jābūt. Zini, kā noteikti daudziem cilvēkiem varbūt nav pirmkārt, viņi ir bijuši kopā un nav tas laiks. Varbūt pēc 10 gadiem viņi būtu ideāli viens otram, neiet kaut kādas vērtības un tas, bet vienkārši, ka tu nespēji iedziļināties kaut kādās problēmās un nemēģini risināt un nemēģini neko tiekties uz labāku sejas versiju. Es tā kā nepiekritīšu īsti, jo daudzi noteikti varētu atrast, ja viņi tā vispusīgi domā un nekad neiedziļinās tādās tēmās, kas saistīts ar attiecībām, viņiem varētu likties, ka nav jēgas. Jo man liekas, ka tā šķiršanās notiek bieži. Cilvēki taču šķirās, viņi apprecās, izšķirās. Tas šķiršanās procents taču ir milzīgs. Vai cilvēki tiešām iedziļinās un mēģina strādāt pie tām attiecībām? Nē, daudzi nemaz nemēģina. Tāpēc ir grūti teikt, vai tas tā kā tas liekas dziļi, vai tas ir tavs cilvēks, tad tev atkal jāsāk pa punktiem likt, vai tomēr ir jāmēģina pastrādāt attiecībās un abiem diviem. Jo vienmēr jau var atrast, es domāju, kaut kāds kompromiss visām lietām, atrast, kā pareizāk komunicēt. Zini, kā var jau tieši arī tā, tev kaut ko pasaka, tu uzbļauj, viņš noslēdzās, aiziet aiztais durvis ciet, jā, vai, iet spēlēt spēles, bet nerisinot to problēmu. Un tā kā tev jau it kā nevajadzētu to pieļaut. Protams, ir tas, kā mēs sakam, tev ir jāpieaug un jāsaprot, kurā brīdī. Es domāju, ka daudziem ir svarīgi, jāpieaug uzreiz. Tā ir izvēle, ko tu izdari, vai tu noliec to savu ego malā un saproti, ka, lai šīs attiecības izdotos, mums ir gan katram individuāli, gan abiem kopā jāpastrādā. Jo arī mums apkārt ir ļoti daudz pāri, kur iet iekšā šajā izaugsmē. Bet arī tas nevienmēr ir tas, kas atrisina visas problēmas. Jo dažreiz ir tā, ka jūs esat tik dziļā purvā, un tur ir tik daudz aizvainojumu, ka jūs vienkārši, tur ir vajadzīga palīdzība no citiem cilvēkiem, speciālistiem, kaut kādām terapijām, kaut kādām sistēmām, vienalga, whatever works, bet tur ir vajadzīga tā palīdzība. Un bieži vien cilvēkiem arī ir tas, ka, uz terapiju viņi neies, otrā viņi neklausīsies, no sērijas, un tā viņi tur kuļās, mēģinot viens otram kaut ko
no sērijas aizsūtīt, noklausēs šito podkāstu, nevis apsēsties, ka, hei, varbūt noklausāmies kopā un mēs varam par šo padiskutēt un pārunāt, kā tu domā un kā es domāju. Un kaut vai tas pats pateikt otram, ka, es īstenībā nepiekrītu. Vai otrs spēja vispār uzklausīt to, ka otram ir cits viedoklis, vai tas pirmais spēja vispār pārdabūt pār lūpām pāri to, ka es tev nepiekrītu. Tāpēc tur ir, pirmkārt, man šķiet, ka tā ir izvēle, ka es, kā mēs sakam, uzvelku savus lielo meitiņu biksītes un izvēlos iet tajā iekšā, es izvēlos meklēt, kuras ir tās skabargas manās pakaļās un kā es varu ar viņām tikt galā, un otrs ir, tā komunikācija, tā prasme komunicēt, kas, man liekas, ir vislielākās grūtības, vislielākais klupšanas akmens mūsdienu realitātē, sākot ar visu to padomu mantojumu, kas mums ir un kā mēs esam runājuši par savām jūtām vispārējo. Tas ir nereāli. Tas ir nereāli, kā es sabrīnoju pilnīgi visus pārus, kuri izvēlas iet šo ceļu, jo tas vispār nav, tā nav ierastā taciņa. Jā, tas jau, ko mēs arī iepriekš esam runājuši par to terapiju un par vispār tiem vīriešiem, kā tā komunikācija, protams, vienmēr. Tajās ģimenēs nav tā, ka ir īpaši to padomu mantojumu, ka tie vīrieši bēg runāt, viņi stāstītu par savam jūtām, kā viņi jūtās, ko viņi dara. Ir īpaši katrā ģimenē, protams, viss ir pilnīgi savādāk. Ja? Varbūt ir kaut kāds, kur vairāk atvērtu un māk dalīties, bet lielākoties vīrieši nemāk dalīties, ar viņiem nav runāts, ar viņiem tādas tēmas, tas ir tā kā tabū vispār, un visiem liekas, ka tas ir kaut kāds vājums, ja tu pastāstīsi, kā tu jūties, ka tu iedziļinies. Bet es saku, man tagad nevis vienmēr, man tagad ir liekas tā interesanti, ka tieši tas, ka tu vari parādīt un iedziļināties tajās tēmās un runāt par viņām, ka tu parādi, ka tu esi īstenībā spēcīgs un nobriedis, nevis tad, ka tu slēdzies sevi iekšā, es nestāstīšu nevienam, es turēšu sevi. Tāpēc jau arī ir tā, ka tās pašnāvības ir vairāk vīriešiem, jo kurā gadījumā, jo viņi noslēgšas, viņiem nav ar ko parunāt. Bet tā arī ir, kad vīriešiem tu padomā, varbūt tu gribi par kādu parunāt, bet ar ko? Tu iesi un teiksi pēkšņi kādam, un parunājam par šo un šādām lietām. Tas otrs viņam būs tāds, par ko tu runā? Un tam otram cilvēkam visticamāk, un ja tev ir tāda sabiedrība ar draugiem, kuriem nav ko runāt, tam otram cilvēkam nav instrumenti, lai viņš to vispār varētu runāt. Viņš varbūt var paklausīties, bet viņam nebūs ko teikt, jo viņš īsti nesaprot, par ko tu noteikti runā. Tāpēc ir ļoti grūti, un tas noteikti ir tas, ko vajadzētu vairāk vērst. Visām sievietēm vajadzētu vienkārši vairāk pateikt, ka tas ir normāli, ka tu vari runāt, un tev jāiedod, tai sievietei ir jāiedod arī, lai tas vīrietis var mājās atvērties un būt vājš, vai ne? Es negribu teikt, ka ir jāpiespiež, bet man liekas, lai tās attiecības būtu labas, ir jāmēģina tomēr dabūt no tā vīrieša ārā kaut kas, lai viņš pastāsta, jo, kā piemērs, es zinu cilvēkus, kuri viņu ir kopā nescik ilgi un ir bērni, bet viņi neko viens par otru nezinamas. Kā tu vari zināt, vai tas būs tos partneris mūžīgi, ja tu pat nezini, ko viņš īsti domā? Kas viņa dziļi sirdī, kas vispār ir, kāds viņš ir cilvēks? Visas tās mazās lietas, tu jau nekad nezini, ja tu nekad nejautāsi un neiedzināsies. Tu nekad nesapratīsi. Tas, ka es kā partneris, nezinu par savu otro pusīti, trakākais man tajā visā stāstā liekas tas, ka tas cilvēks pats nezina. Un man liekas, tā ir tā 21. gadsimta vienkārši vislielākais fenomens, ka kas tik mums nav, bet vai tu zini, kas esi tu, ko tu par visu kaut ko domā, un tu nevis, ko sabiedrība tev ir iemācījusi, nevis, ko vecāki tev ir iemācījusi, nevis tas, ko tu esi filmās vai grāmatās bērnībā redzējis, bet ko tu čist par šo domā? Tas īstenībā ir izcils viņš. Jo tāpēc, ka kā mēs jo vairāk tu kaut kur saproti, ka visas lietas, ko tu dari, nāk no vecākiem un pieņemsim no tām traumām, kā es sauc. Un tu varbūt tur visu kaut ko dari, un tu pat nesaproti, ka cilvēkam otram varbūt tas sāpina, vai viņam nepatīk, vai tas ir slikti, bet tu jau esi tu pieņem to, ka tā jābūt. Un tikai tāpēc, ka tas nāk no pagātnes, un tev ir iemācīts tā. Tev ir iemācīts, ka tev ir jādara šitā, vai nav jādara, vai tev nav iemācīts, kā kaut ko darīt. Un ja cilvēks tieši kāds saka, viņš nemaz sevi nepazīst, jo viņš nav iedziļinājies. Kā tev vecāki ir parādījuši kaut kādas lietas, vai tu izdomā, ka tu darīsi pretēji, zemapziņā, vai beigās tu saki, ka tu negribi tāds būt, bet tu tāds esi patiesībā. Tur ir jāsaprot noteikti no visiem tiem aspektiem, kādas lietas tu paņēmis no tiem cilvēkiem, un tad jāmēģina, nerisināt, bet vismaz apzināties, vai ne? Apzināties, kāpēc kaut ko tu dari, un kāds ir tas iemesls, kāpēc kaut ko tādu dari. Man nenormāli patīk tas salīdzinājums ar dārzu, ka
Mums katram ir tas dārziņš, kurā viss kaut kas aug, tur ir skaisti koki, tur ir visādas puķis, tur ir varbūt kaut kādas dekorācijas saliktas, un tu kaut kādā brīdī kļūsti pieaudzis un apzināts, un tu ieiet tajā savā dārziņā, un tu tagad redzi, ka te ir tas, te ir tas, te ir tas, un principā tas ir tas viss, ko tavi vecāki ir priekš tevis tā kā gatavojuši. Tur ir viss kaut kādas pārliecības, tur ir kultūras pārliecības, tur ir sabiedrības pārliecības, tur katrs ir, kuram nav bijis slinkums, ir ienācis līdz tai tavai kaut kādai pilngadībai un iestādījis tavā dārziņā to, kas viņam ir šķits par labu esam. Un tad pienākts viens brīdis, kad tu drīksti saprast to, ka jā, šis 100-gadīgais ozols ir ļoti svēts un manai ģimenei tur nenormāli vērtīgs, bet man viņu savā dārzā negribās, un es drīkstu viņu neutralizēt. Es tam pārāk daudz vietu, jā, exactly, un es drīkstu viņu izraut ārā un iestādīt tur kaut kādu vienu nēķi, ja es tā gribu. Un jā, tas ir tas visgrūtākais darbs. Ieraudzīt, kas ir tavas pārliecības. Un šitas ir tas, ko es tikai vienā no pēdējām pāris sesijām sapratu to, ka es visu savu mūžu ar savu vīru esmu strīdējusies tā, kā mana mamma strīdas ar manu tēti. Dāvis neatbild tā, kā mans tētis. Un tāpēc mūža diena ir īsts savienojums. Un tāpēc, jo vienā no sesijām mans jautājums bija tā, ka kāpēc Dāvis nekad nav redzējis manu dūles pusi? Jo es kā dūla esmu ļoti uzklausoša, ļoti mierpilna, ļoti pieņemoša. Kāpēc es savam vīram nevaru parādīt savu šo šķautni? Kāpēc es nevaru viņu vienkārši mierpilni uzklausīt? Un tikai tad man pielic tas, ka tad, kad ir kaut kāds konflikts, es vienkārši maucu tā, kā es esmu pieradusi maukt. Un Var teikt, ka mēs 9 gadus esam tur izaugsmē, un bla, bla. Tu nepamanīsi tādu lietu, jo viņi ir tik automātiski. Un tāpēc es saku, ka šis darbs nekad nebeigsies. Jo mēs visu laiku iesim uz priekšu, mēs atkal sastapsimies ar kaut kādām jaunām lietām, mums visu laiku būs dota tā iespēja tā kā paskatīties no malas, tā kā, hei, no kurienes vispār šis nāk? Kā es strīdos ar savu vīru? Nezinu. Nav vēl bijuši tādi strīdi, lai es varētu tā kā, izlikt to savu, kā es strīdos ar savu vīru, nevis kā es esmu iemācījusies, kā citi cilvēki strīdās. Un tas arī ir tāds mūža darbiņš. Jā. Jā, tieši tā. Tāpēc ir, man liekas, interesanti, tāpat kā no podkastiem vai kaut klausīties un tieši parunāt un redzēt no citu cilvēku tā viedokļa, kā piemēram, vai citi kā risina, vai kas citiem notiek, un tad tev pēkšņi tāds, man ir tā īstenībā līdzīgi, un tad varbūt sāc aizdomāties. Jo, bet tas arī atkal ir par to, cik tu vari atvērt to savu prātu, tur klausīties, vai tieši tu it kā klausies, bet vai tu dzirdi? Tu vari klausīties, bet vai tu dzirdi vai ne? Tas ir pats svarīgākais, ka tev ir jādzird, nevis tikai jāklausās. Tev ir jāmēģina saprast kaut ko tev saka, nevis tas, ka tev reku ir uzlikts, viņš vai fonā ir, tu kaut ko jā, bet tu nekad īsti nedabū to klikšķi, vai tu nedabū to sapratni nemaz par tām lietām. Saprot, mēs gandrīz 8 gadus tā dzīvojām, kad Dāvis man visu kaut ko stāstīja, visu kaut ko rādīja un tā tālāk, un man bija vienkārši tāds, jā, es dzirdu, bet vai es saprotu, nē? Un kaut kādā vienā brīdī, kad tev beidzot atverās kaut kāds tas kanāls vaļā, kurā tu sāc arī saprast, un tu actually gribi zināt, ko tas cilvēks tiešām saka, ka tev beidzot, kā tu iepriekš teici, ka tu izaudz līdz tam, ka tu vispār tā informācija esi gatavs. Jo mēs nevaram tagad arī iet otram virsū un teikt, kā klausies, reku šitas ir tā, un tas ir tā, un es izlasīju to, un tāpēc mums tagad jādzīvo širā. Otram būs vienkārši tas, kā tu vari lūdzu atšūties no manis. Man šis to nevajag, man šis neinteresē, man šobrīd pilnīgi citas lietas ar galvā. Tāpēc arī tā pāru kopīgā izaugsme arī ir ļoti, ļoti tāds tricky variants, jo es zinu, kā tas ir, ka otrs kaut ko sāk darīt, viņš mēģina to savu otro pusīti pavilkt līdzi, bet tev tajā brīdī vispār uz to nav nekāda interesa. Tu vispār nesaproti, par ko ir stāsts. Tu esi pilnīgi citā kaut kādā savas dzīves sezonā. Un tā arī ir ļoti liela māksla turpināt iet pašam to savu ceļu, kur tev gribās, un skatīties, vai tas partneris tev kaut kādā brīdī pievienojas vai nepievienojas. Jo tā arī, protams, ir tā izvēle. Ja, tā kā, labi, tagad es varu neklausīties kaut kādu brīdi, jo es tagad dīloju ar savām lietām. Bet dienas beigās es taču kā partneris izvēlos, ka
Man ir svarīgi tas, ar ko tu nodarbojies. Es gribu būt daļa no tā. Es gribu kaut ko vairāk saprast. Tieši tāpēc es tev teicu par to, ka es savā laikā izgāju tos C kategorijas kursus, jo es vienkārši gribēju būt vairāk pietuvināta mana vīra nozarei. Un nav runa par šo kursu kvalitāti vai whatever, vispār ne. Bet par to, ka vienkārši kaut vai pabūt tajā zupā, apviļāt tos terminus savā galvā, ar to jau pietiek, lai bišķi vairāk saprastu, lai parādītu otram to, ka, hei, tā kā man tiešām interesē, ko tu dari, es gribu būt daļa no tā. Es ticu arī par vīriešiem treneriem, vai vienkārši treneriem, man liekas, varētu būt vislielākais treniņš, pieņemšanas treniņš tas, ka, piemēram, tava otra pusīte neiet uz sporta zāli. Viņiem tas neinteresē, viņi negrib sportot, viņi negrib trenēties. Noteikti tagad šito pieņem, ja tu taču zini, cik tas ir labi, cik tas tur, ko tev tas tur dod, un tu taču ej, un tu gribētu iet kopā, un tā tālāk, bet tas otrs negrib. Nav vēl šī viņa dzīves sezona pienākusi. Un pieņemt to. Nu, es esmu pieņēmis katrā ziņā. Es esmu kaļs, atceros, ka es kaut kur cīnījos vai ģimenē es tur stāstīju, nevajag šitā darīt šitā. Un tad kādā vienā brīdī tu saproti, ka vienkārši man īsti neinteresē. Jūs darat, kā jūs gribat, man neviens nav jāpiespiež. Ja jūs man jautājat, jums iedošu visu, ko jums vajag. Ja es nejautājat, tad es arī palikšu. Tā vienmēr man arī bijis, ja man pēc tam māsa tur saka, kāpēc man neteici agrāk, es teicu, kaut kādu jau es tev teicu, tev tajā brīdī neinteresēja nekas no tā, ko tev saka. Un kaut kādam uzspiest to savēju, tas nav arī manās interesēs. Protams, tu vari paskaidrot, kāpēc kaut kā notiek, un tu mēģini ievirzīt, bet ja cilvēks saka, man tur iebjās un ļoti negribās, tad es arī neeju uz to virsmu un tā kā ļauju tev izvēlēties, protams. Arī tam īstenībā ir kaut kāds limits, bet tam pašam cilvēkam ir jāsaprot, cik tas ir svarīgi un ka tev tas ir vajadzīgs, piemēram, kaut kādai ilgbūtībai pašam sev, jo pēc tā sporta, būs tās problēmas, protams. Mana motivācija ir tā, ka mans vīrs 60 gados būs hot as hell, tā kā es arī gribu tā izskatīties. Tā priekš manis vienmēr ir bijis motivācija, un es dāvim arī daudz reizes esmu teikusi, ka ja mēs nebūtu kopā, es nedomāju, ka es ietu uz sportu vēl. Tā kā es visticamāk nebūtu šajā dzīvesveidā, jo mēs tajā esam gājuši iekšā kopā. Bet šobrīd mana motivācija ir tā, ka man ir absolūti skaidrs, ka viņam būs fantastisks vecumdienas. Viņam muguru un ceļi nesāpēs. Viņš varēs ar mazbērniem skriet. Bet vai es varēšu? Un ja es gribu, ka es varu, man jādara tagad, kad man ir 30, jo pēc tam būs bišķi sūdīgi. Protams, tas arī ir jāsaprot. Tev ir jāsaprot tas gala mērķis, tam tu ej, un tas gala mērķis ir pēc 30 gadiem, un tad liekas, bet vēl jau var laiks. Vēl jau kā ir laiks. Sākšu kaut kāds, protams, ir, un īstenībā jau nav nemaz tik daudz laiks jāiegulda. Tu aiziet, tu izdari vienreiz, divreiz nedēļā, tas labāk nekā neko nedarīt. Daudz labāk īstenībā. Nav jau jāpārspēlē, un cilvēkiem liekas, ka, ja tu jāiet uz zāli, tu jāiet visu laiku, 4-5 nedēļā, nescik. Tu aizēji vienreiz, tu izdari to minimumu, lai tiešām, kā tu saki, tu varētu piecelties no tā krēsla, tad, kad tev mazbērns cels, nevis tu piecelies, un tev tur mugura. Es laikam apsēdīšos apakaļ. Protams, kad ir jāredz kaut kāds tas ilgtermiņa mērķis. Notiek arī attiecībās, tev ir jāsaprot, ja tu tagad nestrādāsi, vai vispār pēc 5 gadiem jūs būsiet kopā. Vai ne? Tā jau arī ir tā problēma, kad ir jāstrādā. Un īstenībā jau kā tu iepriekš teici, tas viens fakts, kad vai tu pieņem, vai tu tā kā esi gatavs, bet tad, kad, piemēram, varbūt tu mācies, varbūt jūs beigās, kad jūs mācies viens par otru un saprot dziļāk, varbūt jūs tomēr beigās saprotat, ka es neesat viens otram domāts, patiesībā. Tā jau arī var gadīties. Jā, un tas man arī liekas, bet vai tas nav forši? Saprast to, ka, jums bija kaut kāds dzīves posms paredzēts kopā, bet tālāk jūs drīkstat iet savu ceļu. Un man liekas, ka tā ir kaut kāda arī tajā pašizaugsmes burbulī. Šis ir viens no tiem variantiem, kur sievietes masveidā tiešām iet prom no vīriešiem, kuri neaiziet tajā pašizaugsmē. Un man tas liekas jo tām sievietēm tad acīm redzot ir paredzēts kaut kas labāks. Kāpēc viņām palikt attiecībās tikai tāpēc, ka tur ir bērni, tikai tāpēc, ka tur ir kredīti? Kāpēc? Viss šis ten pārējais. Bet tiešām tu esi gatavs izniekot savu dzīvi ar cilvēku, kurš tev nepazīst un kurš tevi nepieņem tādu, kā tu patiesībā esi. Tas ir tieši tā arī. Man liekas, ka sievietēm vai vispār, protams, ir kaut kā tā drošība, kas tur. Kā tas cilvēks varbūt to absolūti saproti, vai ne? Un man liekas, tā problēma ir tāda, ka tāpēc, ka tos vīriešus pieņem, viņi nemainās.
un viņi paliek tādi. Tas, ka cilvēki neieiet tajā visā, un tas vīrietis vienkārši viņš paliek tāds, un sauksim viņa tur par alfa mēli, kurš īstenībā tur ir ļoti tālu no tā jēdziena, bet viņam pašam tā liekas, un viss tā kā pieķerās, un tad vienkārši nāk nākamais, un tad kaut kas tur nesanāk, bet tev ir pilnīgi taisnība, un man liekas, ka tas ir normāli, kad jūs saprotat, varbūt, kad vienkārši, viss, tas ceļš ir jābeidz. Tu nevari pieķerties un tieši, kā saka, izniekot visu mūžu tikai tāpēc, ka ir kaut kas kopīgs, un jūs nevarat aiziet projām viens no otra. Tāpēc jau ir tā, jāiecerās un jāmēģina tā pašizaugsme taisīt. Bet tā labākais ir tas, tu varbūt saproti, un tad tu sāc saprast, ko tu gribi, vai ne? Piemēram, nākamās attiecības varbūt izveido daudz labākas, jo tu tā kā jau uzreiz, kā tu sāc meklēt, ka kaut ko citu, teiksim, meklēt. Bet tu gribi iepazīt kādu jaunu, tu jau apmēram zini, ko tu no viņa sagaidi un ko tu gribi sagaidīt, vai ne? Nevis tā, ka reku viens un tas pats, jo kā jau parasti saka, ir jau līdzīgi, tu kaut kur pievelcies tomēr, vai ne, vai no tā tēva vai mātes kaut kādām tām īpašībām, un tad, kad tu sāc saprast, ko tas viss nozīmē, tad tu varbūt saproti, ka tas cilvēks īsti varbūt nav, un tāpēc jau, ja tu attīsties un tu mēģini augt, tu jau sāc labot un varbūt arī, iedziļināties. Tieši tā jau ir tā atslēga, jo cik nav pāri, kas izšķirās, aiziet pie nākamā cilvēka un hops, tur paiet 3 gadi, bet tur ir tās vecās zeķes jaunos iepakojumos. Tur ir tieši tās pašas problēmas, jo ir skaidrs, ka nevis tu esi iegājis pašizaugsmē, bet tu vienkārši no tā partnera esi prasījis kaut kādu īpašu attieksmi pret sevi, kaut gan tu pats nemainies. Un tur ir tā atšķirība, ja tu aizej no šīm attiecībām, bet tu ieguldies tajā savā pašizaugsmē, tu saproti, kas šajās attiecībās nebija ok, ko tu darīja neforši, kā tu negribi izturēties pret cilvēku, kuru tu mīli, kā tu gribi, lai pret tevi izturās. Un tad, kad mēs izejam tam vaiprātam cauri, vispirms par sevi, tās nākamās attiecības, viņas, tu pēc tam pa gabalu savod to bullshitu, kuru tu no sevis esi dabūjis ārā. Tāpēc, ka tu jau to pazīsti kā tiešām savus 5 pirkstus, un mums ar Dāvi ir bijusi tā laime šitam malties vairākas reizes cauri, paliekot kopā. Tāpēc es saku, ka mūsu attiecībām ir bijuši kaut kādi vairāki cēlieni, jo mēs ik pa brīdim viens vai otrs vai kaut kādos brīžos abi kopā tā kā ejam šitam vājprātam cauri. Un priekš manis vislielākais tāds vājprāts bija pirms kaut kādu 1,5 gada, kad es ieraudzīju, ka mans jurista racionālais prāts ir tā kā ļoti, ļoti man ierobežojis visus šos 30 gadus. Un tajā brīdī, kad es atļauju sev izkāpt ārā no tās kaut kādas iedomātās kastītes, skaidrs, ka tā mūsu attīstība atkal aizgāja kaut kādā citā līmenī, jo tas vairs nebija tikai par to, ka Dāvis kaut ko rubīja un Dāvis grib kaut ko vairāk un viņš saprot to, ko vairāk, bet arī es tur pieslēdzos. Tāpēc, tā sevis ķidāšana, man liekas, ir tas, uz ko mēs ejam. Man liekas, ka nākotnē vienkārši mēs nespēsim vairs. Man liekas, ka cilvēks pats par sevi iet uz to, ka mēs vairs nespējam darīt tos darbus, kuri mums riebjas. Mēs nespējam palikt attiecībās, kurās mēs nejūtamies novērtēti. Un man liekas, ir tikai loģiski, ka cilvēki aizvien vairāk sāk meklēt to, kas es esmu, ko es gribu darīt, kur es virzos. Un lai šis ir tas cilvēks, ar kuru es gribu nodzīvot savu dzīvi kopā. Jā, tas, man liekas, ļoti labi pateicis ir tieši par to, ka cilvēki tā ir, viņi sajūt, ka viņiem bija piemēram tā izdegšana, un tad kaut kāds mainās, tu sāc saprast, ko darīt. Un tā kā sāc iedziļināties kaut kādās savās lietās, un mēģini saprast kaut ko vairāk, bet tieši tā, cik ilgi var būt toksiskās attiecībās, tajā pašā darbā, kurš tev nepatīk, kuru tu negribi darīt. Pašam ar sevi. Arī tieši tā. Un vai paši tu beigās skaties spoguli, un tev pašam nemaz nepatīk tas, ko tu redzi, bet tu nesaproti, ko darīt. Bet tu paturpinot uz to, kā jūs ar Dāvi, tā pirmā pārterapija, kāds izskatījās pirms tam, kā jūs vispār nonācāt līdz tam, kāds bija tas pirmais, kurš pirmais teica, ka mums vajadzētu to izdarīt, un kāda bija tā attieksme vispār par to? Tas bija viens strīds. Tagad ir decembra beigas, tas bija jūnija sākumā. Es braucu uz sava darba sporta spēlēm, un mēs pa ceļam WhatsAppā vienkārši visdebilākais veids, kā cilvēkiem strīdēties, lūdzu vienkārši ejiet prom no šī drausmīgā veida, kā kaut kādas problēmas risināt. Bet mēs kaut ko sarakstījāmies, es pat vairs neatceros par ko, bet tāds uzbrauciens līdz uzbraucienam, un Dāvis pateica, visu šo sarunu vairs nevēlos turpināt bez trešās personas. Un man bija tāds, ok, labi.
Jo manā galvā tā ideja par pārterapiju vienmēr bija bijusi, bet vienalga tas no tevis prasa kaut kādu saņemšanos, jo ir skaidrs, ka tas paprasīs kaut kādu daļu resursa, ieskatīties sevi, ieskatīties savās attiecībās un godīgi kaut ko pateikt. Līdz ar to mēs, man liekas, pat nākamajā vai aiznākamajā nedēļā uzreiz jau pierakstījāmies, tikām. Kā tas izskatījās, tas vislielākais ieguvums bija tas, ka bija trešais cilvēks, kas neļāva man runāt pa virsu. Jo tā vienmēr ir bijusi man tā lielākā problēma, ko es minēju jau pašā sākumā, ka es vienkārši maucu pa virsu, es tā kā iedomājos, ka es esmu tik nenormāli gudra, ka es jau zinu, ko tu pateiksi. Beigās izrādījās, ka tad, kad tev terapeiti tā kā Marta, tagad dāvis, un tu tāds sēdi. Sēdi un gaidi un klausies un saproti to, ka bāc, tas cilvēks runā kaut ko pilnīgi citu, nekā tu biji iedomājies, ka viņš runās. Un vēl tās ego trieciens ir diezgan pretīgs saprast to, ka es nezinu patiesībā, ko viņš domā. Es tikai iedomājos, ka es esmu tik gudra, ka es zinu. Un, jā, tā bija tā vieta, kur es iemācījos atļaut būt tam klusumam, kur man liekas, ja tev uzdod jautājumu un cilvēks ilgi neatbild, tā kā no sērijas, man tev palīdzēt kaut kā sākt runāt, iedot tev pirmo teikumu. Un tā terapeita bija tā, kas absolūti man iemācīja. Man patīk angliski ir tas teiciens holding space, noturēt to telpu, ka vienalga, cik tev ilgu laiku vajag, bet es sagaidīšu tavu atbildi. Un es vienkārši pasēdēšu klusumā, es tevi nepušošu, bet sagaidīšu to tavu atbildi. Un tas bija vienkārši, tā bija tā meistarklase, ko man vajadzēja, stāvēt klusu un klausīties. Un tad, kad tu sagaidi to, ka partners atverās un viņa ar dažādiem jautājumiem velk ārā no viņa, bet nevis tādā veidā, kā es, kas vienkārši iet ar āmuru virsū un davai, tagad stāsti man, bet viņa tiešām, kā jau, protams, terapeits ar saviem tūļiem, palīdz tam cilvēkam nonākt tajā kontaktā ar sevi un pastāstīt, kā viņš jūtās. Un arī iemācīties man to, ka es nevis izstāstu uzreiz visus tos 17 teikumus manā galvā, bet ka es pasaku 2, un tad es paprasu, ko tu dzirdēji, ko es pateicu. Jo arī es runāju, man liekas, ka visiem viss ir skaidrs, bet cik bieži var pārprast, jo es esmu ārkārtīgi tieša, ārkārtīgi tāda skarba, atklāta. Es tā kā pārsvarā pilnīgi visiem cilvēkiem vienkārši varu uzreiz pateikt, ko es domāju, un dažreiz man nav tas filtrs, un tas man ir arī nācis lēnām, zaudējot draudzības, saprast to, ka es dažreiz runāju vienkārši kaut kādu pilnīgu bullshit, un es sāpinu cilvēkus, kurus es patiesībā ļoti mīlu, un arī ieraudzīt to skabargu sevi, ka to milzīgo baļķi savā acī. Ka tā kā es arī esmu problēma, un arī man ir daudz ko mācīties. Tā kā jā, tas viss ir bijis par to, un tagad, tā kā es terapeitēšu to stāstīju, ka tagad, ja mums ir kaut kādas konflikta situācijas, vai vienkārši man vajag, lai iedod dāvim to vietu, pabeigt to savu teikumu, es vienkārši iedomājos, ka tā terapeita ir mums telpā. Un ka viņa vienkārši man to, kā, tu, dāmīt, tagad stāv klusi. Un dāvis arī ir ar katru šo terapijas reizi ļoti, ļoti ātri pieaudzis tajā savā mugurkaulā par to, ka ļauj man pabeigt teikumu. Un viņš man tā kā regulāri atfutbolē ar šito, jo niķis, protams, ir. Protams, ka es uzreiz gribu runāt pāri, jo, kā jūs teicat, tas vien, ka tu izēji kaut kādu terapiju vai aizies kaut kādu sesiju vai vienalga, ko tas jau uzreiz tev nepadara par svēto. Tu stili esi cilvēks. Mēs neviens neesam robots un mēs nevaram atinstalēt no sevis kaut kādus tos defaultos uzstādījumus, kas mūsos ir, bet tas ir tāds treniņš, tie ir tie neredzamie muskuļi, kurus mēs trenējam katru dienu. Un tas ir arī no tās partneru puses, jā. Apklusināt mani un pateikt, viņš ļauj man pabeigt viss. Tā kā tas ir bijis tāds foršs darbs. Mēs kaut kādā ziņā ātri tā terapeita mūs palaida prom. Man liekas, mēs bijām aptuveni terapijā kaut kādu pusgadu. Un tas, kā mēs ar Dāvi runājām,
tas mūsu super bingo šajā visā ir tas, ka pirmkārt mēs ejam arī cita veida terapijas, mēs esam visādās alternatīvajās terapijās bijuši vienmēr iekšā. Un tas mums jau ir palīdzējis integrēt to pieredzi, jo tas jau ir tas pats svarīgākais. Tas, ka tu aizies uz kādu praksi, kaut ko iemācies, kaut ko baigi piedzīvot, tas ir forši, bet kā tu viņu pēc tam integrē savā ikdienā. Un mums tas muskulis par to integrēšanu jau ir diezgan tāds uztrenēts, jo mēs to esam darījuši jau iepriekš. Un tā otrā lieta, kas atkal ir tas pats, par ko mēs jau runājam, ir tā izvēle. Atpazīt. Es visu laiku atpazīstu, ka es atkal runāju pa virsu, vienkārši stāvklus. Iedomājos, ka viņi stāv. Iedomājos, ka viņi stāv aizskat līdz 10, gan jau viņš vēl kaut ko pateiks, vai arī uzdod vēl kaut kādu jautājumu, nevis uzreiz bliez to savu viedokli. Un tā ir tā izvēle, ka es vairs negribu darīt tā, kā es darīju, jo es ļoti labi tajā terapijas sesijā dzirdēju, kā tas manam partnerim liek justies, kad es tā daru. Un vai es gribu, lai cilvēks, kurus mīlu, tā jūtās no manām darbībām? Nē. Un jā, tad, kad tu vēl pazaudēji kaut kādus cilvēkus sev apkārt, tu vēl kaut kā ar to kaut kur sadzīvo, bet tas partnera zaudējums ir tomēr bijis kaut kas cits, vai ne? Nekā draudzenes zaudējums. Un es ticu, ka neviens negrib savas nespējas dēļ darīt citādāk, pazaudēt savu partneri. Protams, tas ir pavisam savādāk, jā. Sanāk, tad 9. gadā jūs tikai aizgājāt, 9. kopdzīves gadā jūs tikai aizgājāt pie terapeita. Bet jūs jau iepriekš bijāt kaut ko mēģinājuši paši, kaut kur klausoties vai kaut kā iedziļinoties? Jā, mēs vienmēr esam kaut kur dziļi sirdī par to domājuši. Mēs sagājām kopā pirms 9 gadiem. Kaut kādā gada laikā mēs bijām izgājuši, izmūšies cauri jau visādām attiecību krīzēm, un es vēl aizvien nesaprotu, kā mēs, kā tādi 2 jauni zaļi gurķi, kas vispār neko neēdz un viens tikai kliedz un otrs nerunā, mēs jau tajā laikā sākām saprast, ka mēs gribam dzīvot kaut kā citādāk un ka var dzīvot kaut kā citādāk. Un tas tajā laikā bija, podkāsti vēl nebija populāri, bija kaut kādas grāmatas un bija kaut kādas sarunas, kuras mēs vienkārši over and over again turpinājām aizvadīt, jo lai cik ļoti kaut kādā tādā strīdu karstumā mēs nemācējām sarunāties, mēs vienmēr mācējām sarunāties tādā neitrālajā. Bet jā, tāda pati pāru terapija, tas ir tiešām tas, kas ir pieslēdzies tikai šogad, bet pirms tam mēs viss kaut kas ir darīts, sākot sistēmiskie sakārtojumi, visādas cita veida. Tā kā mēs vienmēr paši esam taisījuši retrītus un braukuši pie citiem uz retrītiem. Un tā kā tās alternatīvās prakses, visādas elpošanas un tā tālāk, tā kā tas vienmēr viss ir bijis kopā ar mums, bet varbūt mēs nevienmēr esam spējuši līdz galam aptvert, par ko šīs prakses ir bijušas vai ko tās mums ir spējušas iedot. Jo tomēr, lai cik ļoti es esmu par alternatīvo prakšu esamību mūsu dzīvēs, mums vajag arī to basic teoriju, kā saprast tās savas emocijas un ko ar to visu darīt. Tā kā man liekas, tāds jau nākotnes cilvēks noteikti būs abu šo pušu apvienojums, jo tas, uz ko mēs ejam, tu vairs nevari augt tikai to vienu kastītes ceļu, tāpēc, ka mēs vienkārši laužamies no tā ārā. Mēs tur sevi vairs nejūtam, mēs mainamies un mums paliek grūti dzīvot, ja mēs dzīvojam tikai širā. Jā, tas ir ļoti interesanti, jā, ka jūs, tik mazā laikā jūs esat tik daudz sapratuši par sevi. Teiksim, ka mazā laikā pusgads. Man liekas, ka īpaši pēc Dāvija, kā viņš stāstīja, likās, ka tas ir tik ilgs tās process. Zini, kā tas terapija ir bijis tikai pats pēdējais. Noteikti nevar teikt tā, ka tas ir noticis pusgadu laikā. Tas ir vienkārši bijis tas ir bijis tas, kas mums palīdzēja salikt tos punktiņus uz i, jo tas darbs ir bijis visus šos gadus. Mēs vienkārši esam tādi cilvēki, kas visu laiku kaut kur urķējās, visu laiku kaut ko meklē. Un tieši tā, ja mēs dzirdam, kā kāds pāris ir sastrīdējies, mēs varam 3 dienas par to runāt. Jo mums ir vienkārši, bet viņai vajadzētu tur to, viņai vajadzētu to. Tad mēs abi varam stundām tur gudri prātuļot par to, kā citiem cilvēkiem dzīvot. Bet caur to mēs ļoti, ļoti saprotam, ko mēs par šo situāciju domājam. Kā Dāvis jau teica, ka tā meitas piedzimšana ir daudz ko mainījusi, jo viņa tā kā velk tos akmeņus ārā.
ja to zemūdens, kā viņš teica, kad pēkšņi tu sāc domāt, kāpēc tu kaut ko dari, vai neaudzinot to bērnu, tev arī ir bijis tā, ka tu pilnīgi uzreiz jūti, kad tieši tajā meita, ka tev ir, ka tu mēģini kaut ko atdarināt kāds kādreiz, piemēram, no mātes vai tam līdzīgi, un ka tu uzreiz saproti, ka tas varbūt ietekmē arī tās partneru attiecības. Protams, jā. Protams, tad, kad Marija piedzima, kas bija jau pirms 3 gadiem, tas bija tāds arī milzīgs mūsu abu dzīves pagrieziens, jo tas mazais cilvēks tiešām atnāk, viņš iztrigerē no tevis ārā vienkārši visu. Ko vien var iztrigerot, ko tu pat nezināji, ka ir kaut kādas tēmas, kas tevi vispār trigero. Un tiešām tas, kas bija, kad Marija piedzima, mums ļoti pacēlās vecāku tēmas, dzimtas tēmas, kā mēs esam audzināti, kā mēs esam auguši, kas mums ir pietrūcis, kas mums ir bijis par daudz vai tam līdzīgi. Un kas ir tas, ko mūsu šī brīža iekšējie bērni pieprasa no esošajām attiecībām. Tas arī ir ļoti, ļoti interesants temats saprast, kas tad ir tas tavs ūdens puķei, kā mēs sakam. Bet jā, tie brīži, kuros es sāku dzirdēt, ka es ar savu meitu runāju, kā mana mamma runāja ar mani, vai kā mans tētis ar mani runāja, vai kā mana vecmāmiņa ar mani runāja, tad ir tāds, fakts, vienkārši tu saki tos vārdus, bet tu jau galvā domā, tas vispār nav tas, ko tu domā, tas ir tas, kas tev ir iemācīts, kas ir tas tavs ozols, tajā tavā rožu dārziņā iestādītais. Un arī no vienas puses nenormāli pretīgi tu apzināties, ka tu vienkārši pārmanto kaut ko un tu tā kā vienkārši mauc, nedomājot. No otras puses forši to piefiksēt, jo tu vari pēc tam darīt citādāk. Bet cik interesanti, kad tu saki to, kad tu kā runātāji vecāki, tu to saki tādā negatīvā tikai. Nē, protams, ir jau kaut kādas labās lietas arī, bet pārsvarā tomēr, kad mēs runājam par to izaugsmi, tas ir par to, ka mēs izravējam kaut ko, kas mums nekalpo. Kas ir kaut kas tāds, kas, nezinu, kaut vai klasiskākais, ko mūsdienu vecāki saviem bērniem nekad neteiks, kurš neraudi. Tā kā nav mums tāda lieta. Mēs ļaujam bērniem raudāt, mēs ļaujam viņu emocijas, blā, 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 bet ja tu pats esi uzaudzis tā, ka neraudam, kā ir mācīt tam bērnam to, ka viņš drīkst raudāt, tevi jau trigero. Tāpēc ir nenormāli interesanti pavērot, piemēram, mēs esam kaut kur aizbraukuši ciemos, vai mēs esam kaut kādā publiskā vietā vai tam līdzīgi, un tas 3-gadnieks saraudās. Viņš saraudās tā, ka vienkārši liekas, ka viņam kāju griež nost. Mēs jau tas zinām, mēs esam pieraduši, mēs varam viņai mierīgi sēdēt blakus, mēs viņu nekušinam, mēs vienkārši tā kā sēdam un klēpjas, tāpat esmu, it's fine, raudi. Bet tie apkārtējie, sevišķi vecākās paaudzes cilvēki, pilnīgi liekas, ka viņi var, traki paliks, ja tas bērns neaizvērsies. Tāpēc, ka kaut ko trigero no viņiem, un mums ir bijis ilgs un grūts ceļš saprast to, ka tas tā ir, un ka mums nav jāpārmāca citas paaudzes, ka tagad tev jāļauj šim bērnam raudāt. Nē, viņam tas var būt par smagu, un ir kaut kādas situācijas, kad ir vieglāk vienkārši paņemt to bērnu, varbūt iziet no tās istabas, jo tev nav vajadzība, lai visi cilvēki, kas atrodas telpā, domātu, kuriem būtu tāda paša bērnkopības uzskati kā tev. Un that's fine. Bet vienkārši to ir arī tā jāpiefiksē ik pa laikam. Visi jau zina labāk. Kā ir jāuzzina bērni. Bērnu audzina. Jā, visi zina labāk, visu pilnīgi, visu tu dari nepareizi, tev vajadzētu darīt tā, un katram ir tas, tā doma. Bet ir arī gan jau, kad ir kaut kādās lietās jau tāpat vai ne limits, ne limits, bet kur ir tā robeža, ko tu atļauj un atkal ko tu neatļauj, jo tev jau, nevienmēr, protams, ir jādara pretēji, kā tev ir mācīts, vai ne? Ir jau kaut kur noteikti jāatrod, ka cik tu raudāt, jo tad bērnam varbūt liekas, ka visu laiku raudāt, un, tā, ka, zini, kā, es redzēju, kad kāds bērns raud telpā, es biju laimīgs, vai kad tu brauc ar lidmašīnu, un tu tāds, beidzot kāds raud atkal. Tur jau ir kaut kāds, vai ne, ka tu mēģini nomierināt, bet tas noteikti kaut kāds šis posms, ka tu vari atļaut viņam un pēc tam mācīt, vai ne, kāpēc tu vari tās emocijas izrādīt, un tev nav jānospiež sevi, vai ne, ka tev nav tā kā jāatstāj, tu nedrīksti, ka tas ir kaut kas slikts, ja, un asaras tev ir tā kā briesmīgākais, kas atvēr notiek. Mums ir šitiem veči, kas nemāk paskaidrot, kas viņiem sāp, kas viņiem tur iekšā notiek, jo viņiem nav ļauts to darīt. Viņiem nav nekad ļauts sasipt kāju, neraud, tu taču esi džeks. Ja?
Nu, nē, tas ir tas, kā mēs iemācām tos vīriešus, kuri pēc tam nav spējīgi runāt par savām jūtām. Un tad viņiem šitās sievietes, kuras ir visādos pašizaugsmes kursos, iet virsū un tev jādara tā. Viņam vienkārši tāds, ko tu no manis gribi, man šitāda faila nav. Un tas ir baigi svarīgi saprast, ka tas viss ir tas milzīgais kopums, ka nevis tas vecis tevi nemīl un viņš ir stulbs. Viņam nav vienkārši tāda faila. Paskaties, kādi ir viņa vecāki, paskaties, kur viņš ir uzaudzis, paskaties, kāda ir viņa brāļa māsas. Un vienkārši tur tās visas atbildes ir. Un tas ir normāli. Mēs paši katrs šito visu izvēlējāmies šos vecākus, izvēlējāmies šo laiku, kurā mēs bijām. Un it's fine, ka tajā laikā bija viena bērnkopības grāmata, slavenais Spoks, kurš vienkārši rakstīja, ka, ja tu ņemsi raudošu bērnu rokās, tu viņu izlutinās. Un viss. Un tajā laikā tā bija vienīgā patiesība. Mēs te tagad gudrinieki ļaujam bērniem paust savas emocijas. Loģiski, ka vecākā paudze vienkārši iet sviestāšu to visu dzirdot. Un es patiesībā, tad, kad Marija bija maziņa, es nebiju diezko labāka, jo var likties, ka es nebūšu tur tāda, kā bija tur mani vecāki vai kādi tur bija vecvecāki kādreiz vai tam līdzīgi, bet ka patiesībā tu esi tieši tāds pats, jo es biju tā, kura ļoti gribēja izaudzināt apkārt man esošās visas māmiņas jaunās. Es gribēju, lai visi dara tikai un vienīgi tā, kā daru es. Tāpēc, ka mans mugurkauls jau nebija nostiprinājies. Man jau bija tas, ka ja jūs visi tā darīsiet, tad es zināšu, ka es daru pareizi. Un ka tu meklē to atzinību pēc citiem cilvēkiem. Un tā ir mana tēma, meklēt atzinību citos cilvēkos. Tas arī ir bijis tāds ieraudzīt sevī to, cik droši vien toksiski es esmu izturējusies pret kaut kādiem cilvēkiem, tad, kad man bija maziņa Marija, jo es vienkārši pati taustījos. Pati mēģināju saprast, kur ir tās manas robežas. Un tad, kad tu atkal jau jāsačkarē kaut kādas draudzības, izdara kaut kādas nepareizas izvēles, pasaka kādam kaut ko pārāk skarbi, jo tu vienkārši meklē sevi, tad tu pēc tam saproti. Un tad tu pēc tam spēj pieņemt cilvēkus, kuri vienkārši audzina savus bērnus citādāk, un tev pēc tam ir pilnīgi pie kājas par to, jo tu esi atradis savu. Un tad, kad mēs atrodam savu, un mēs tam no sirds ticam, mums nevajag, lai visi domā tieši tāpat. Tas ir par to pieņemšanu, tas ir par to nečakarēt tai sievai prātu, ja viņa negrib trenēties. Viņai ir savs, tu zini, kāpēc tu trenējies. Es zinu, kāpēc es audzinu savu bērnu tā, kā es audzinu, man nevajag, lai pilnīgi visas ciemā Annas dara tāpat. Tas nemazina ne manu, ne viņu vērtību. Tie bērni nebūs ne labāki, ne sliktāki. Viņi vienalga visi rīs čipšus, mašīnas aizmugurē un sēdiklī, un that's fine. Tā ir. Kas man tikko viena lieta, ko teica par to, ka ir tas vecis un ir tā vieta, kas izjūt savu pašdausmi, un tad tas vecis it kā mīl, bet es tā domāju, ko tad viņš mīl vai ko viņa mīl. Tas ir noteikti jābūt pirmkārt ļoti spēcīgām līdzīgām vērtībām un kaut kādām tām personalitātes lietām, kas tev ļoti tajā cilvēkā ir svarīgas un patīk. Jo, ja jau tu neesi nekad iedziļinājies tajā otrā cilvēkā un nezini, ko viņš patiesībā domā, jo tu jau vari būt izgājis pašizmauksmē un neskam cauri, bet ja tas cilvēks tev tur sēž, viņš neklausās, viņš jau tāpatās par tevi īstenībā nezina, tavs draugs nezina par tevi. Un tad, man liekas, tā ir tā problēma, piemēram, kāpēc jūs varbūt šajos 9 gados esat tomēr beigās kopā, nevis izšķīrāties kaut kur pa vidu, jo, redzi, kā tā komunikācija vispārējais, kad runāja pāriņš noslēdz un tam līdzīgi, kad ir tās svarīgākās vērtības, kas tam otram cilvēkam tomēr bija. Kaut vai Dāvis īsti varbūt ar tevi nerunāja vai viņš noslēdzās, jo tāpēc, ka tu varbūt pārāk agresīvi viņam prasīja no viņa kaut ko, bet bija kaut kādas tās svarīgās vērtības, kas noturēja pie viņa vai ne. Un tad noteikti ir tas iemesls, varbūt, kāpēc cilvēki varbūt izšķirās beigās, nevis varbūt es viņu māku runāt vai nemāku runāt, bet tas vērtības īstenībā nemaz varbūt nav. Ir tas izskats, it kā kaut kas ir, jo man arī no malas liekas reizēm, cik necienīgi uzvedās cilvēki, piemēram, vispār kaut kā ārpus mājas, kur vēl iekšpusē, bet izrāda tādu necieņu pret to otru partneri un izrāda kaut kāds negatīvi runā par to savu partneri un tam līdzīgi.
ko tu īsti vispār sagaidi? Nu, tā kā tu pat neiedzinies, un tev jau kaut kas vispasīgi nepatīk, tad, protams, ka, nu, tā kā tu šķirsies. Bet, nu, jā, tās precēšanās un vispārējais noteikti būtu svarīgi saprast, ko tas cilvēks patiesībā domā un kādi ir tie, nu, neteiksim, tie zemūdens akmeņi. Jo, piemēram, tu teici, ka jums tas pirmais gads bija grūts, man atkal bija pirmais gads tik viegls, mēs vispār nestrīdējāmies nevienreiz. Mums tā kā viss likās ideāli un, nu, tā kā nelikās, ka vispār ir problēmas kaut kur. Nu, tā kā tu pat netiec nekur līdz tam, jo viss ir pilnīgi perfekti. Es pirmā gada beigās bildināju, jo man likās, ka, nu, te viss ir ideāli. Un tad, protams, kā lēnām sāc kaut ko šķietināt, un tu par sevi kaut ko saproti, par otru cilvēku saproti, un tad tu redzi, ka tomēr ir kaut kas vairāk, nevis tā kā tas pirmais gads, kur tās rozā brilles, ka visi vienkārši. Un tā iedziļināšanās tikai notiek, un tad lēnām atkal vēl vairāk un vēl vairāk. Bet, nu, jā, ja ir tās vērtības, tad jau tu it kā noturies. Un tad, kā tu saki, jūs tā kā strādājāt viens pie otra. To noteikti ir kaut kas, kas ir tās lietas, kas pat, nu, neņemot šo gadu vai iepriekšējos, kas bija tas, kas tevi Dāvija vienmēr ir tā kā uzrunājis, un kas ir tas svarīgākais? Viņš ir tiešām tāds vērtību cilvēks, un viņam ir ārkārtīgi izteikti šī savu vērtību sajūta. Jo, zini, ir cilvēki, kuriem tā kā, nu šodien es esmu tas, rīt es būšu tas. Un viņš nekad tāds nav bijis. Viņam vienmēr bija tas vīrs un vārds. Viņa vērtības vienmēr ir bijušas ģimene, un tas, ka primāri ir tā labklājība tajā mūsu mazajā burbulītī. Jo arī tas, kā es Dāvi pirmoreiz ieraudzīju, es tajā laikā to nesapratu, bet tagad tikai atskatoties, man bija absolūti skaidrs, ka kā, es nezinu, kas šis ir par džeku, bet šis būs mans džeks uz mūžu. Un tā arī ir tā sajūta, kas mani vienmēr ir noturējusi, ka, nu jā, liekas, ka mēs tā pa pilnīgiem māliem maucam, bet tad tur jābūt kaut kam vairāk. Un protams, ka dažreiz ir māli. Nu, tā kā mēs esam tikai cilvēki, un mēs visi esam work in progress, tas viss ir normāli. Bet jā, tā primāri ir bijusi tā ģimenes drošības sajūta, tas, cik viņam ārkārtīgi svarīgi ir bijis tas, lai vispirms mums ir labi, lai mēs esam 100% atklāti viens pret otru, un to ir nenormāli grūti. Tas ir muskulis, ko ir rītīgi grūti uzkačāt, kā pateikt otram, jā, kas tev čista patīk un kas tev čista nepatīk. Un tā ir tā ārkārtīgā drošības sajūta, ka tu zini, ka tev aiz muguras ir tas milzīgais spārns, kurš tevi tur. Un ka tu vari būt vāja, ka tu vari nevarēt visu izdarīt. Tas ir vienmēr bijis tas, kurš man ir iedevis to es esmu mājās sajūtu. Un to nevar notēlot, to nevar. Tur nav tas jautājums, kā, vai viņš ir īstais. Tu vienkārši, kā, nav tāda jautājuma. Tu vienkārši zini to sajūtu. Un par tām vērtībām, ko tu saki, es tev absolūti piekrītu. Un trakākais ir tas, ka mēs tās savas vērtības nezinām. Mēs atkal atgriežamies par to, ka mēs jau varam runāt par partnerattiecībām, bet viss sākas ar tevi pašu. Jo, piemēram, mums ir pāris, kurus 4 gadus, piemēram, viņi ir kopā, viņi jau ir apprecējušies. Un tad tu saproti, ka tā sieviete patiesībā negrib bērnus. Tu visu mūžu esi sapņojis par lielu ģimeni. Kā tieši jūs varat nodzīvot 4 gadus, apprecēties? Un kad jums tikai tad tā saruna par bērniem tā kā uzpeldēja. Un šis ir tas, par ko es vienmēr domāju, cik interesanti ir tas, kā mēs otram nokomunicējam tās savas vajadzības, kā mēs nokomunicējam tās savas vērtības, kā mēs kaut kādas lietas, kaut vai par to, ka kurā ģimenē kādreiz ir miskasti iznest, ko es no tevis sagaidu. No sērijas man tēvs vienmēr iznes miseni, kāpēc tu tagad nenes miseni? Un pat tik triviālas, parastas lietas, bet ja mēs nerunājam par tām mazajām lietiņām, mēs netiekam līdz tiem lielajiem dzīves jautājumiem par to, kā mēs rīkosimies kara gadījumā. Jā, tas viss ir tik, tās dziļās domas, un vai tu beigās vispār gribi iezināties, reizēm vienmēr ir tāds, labi, cita diena, vai tu tā kā aizgrib atpūsties, un beigās, tu nekad nedabū no sevis ārā nemaz to vēlmi kaut kādu. Jo saku, tā kā grūti īstenībā, tā kā tas Dāvis man iedeva kaut kādu to domu, tas bišķiņ klikšķi, varētu padomāt par to, kāpēc tu dari šādi un tam līdzīgi.
tā kā mēģināt iet un uzklausīt un šķetrināt, domāt, runāt vairāk, dabūt ārā. Tā jau ir tā lieta, kā saka, kad ir grūti dabūt ārā tos vārdus. Kā te, kad tev prasa, ko tu domā, tu tāds... Es nezinu, ko es domāju. Atkal ir otrs grāvs, ka es domāju pārāk daudz. Tieši pāris dienas atpakaļ man bija kaut kāds absolūtais sieviešu breakdowns. Mēs noliekam bērnu gulēt, un es vienkārši sāku bimbāt kā mazs bērns. Tā rītīgi kārtīgi raudāju, un es stāstu Dāvim visu to žļurgu, kas ir manā galvā. Un viņš jau arī man tur bet mēs taču tur vienmēr tiekam galā. Viņš man tur stāsta. Viņš saka, es zinu, es tā kā deep down, es to visu zinu. Es ļoti skaidri zinu, par ko es raudu, kāpēc es raudu, kāpēc es rīt par šo vairs neraudāšu, bet vienkārši izdabūt no sevis ārā to drausmīgo spriedzi, to vājprātu, kas tevī ir, kur vienkārši visu laiku tas optiskais griežās un dod tev tikai jaunu, kaut kādu domu pavadienu, aiz kur aizķerties. Un tikai tad arī vēl vesela tēma par to, kamēr tu saproti, ka tu neesi tavas domas un ka tur apakšā ir vēl kaut kāda balstiņa, kas patiesībā kaut ko citu vēl saka. Tāpēc viņam saka, ka te es zinu, ka viss būs kārtībā, bet šitas šobrīd mauc pārāk skaļi. Man vajag viņu izdabūt no sevis ārā, lai es varu mierīgi aizmigt. Tad nākamajā rītā es pamodos un tad, es tik labi gulēju. Tāds, ok. Es nobimbājusies, izraudājusies, dabūjusi visus savus dēmonus no sevis ārā, un pēc tam ir labi. Bet tur atkal no Dāvju tā milzīgā māksla uzklausīt to trako sievieti. Uzklausīt vienkārši to, kas tur nāk ārā. Kaut gan tu pats zini, ka šis ir tiešām vienkārši absolūts bullshits. Rīt šis vairs nebūs svarīgi. Bet es arī sāku to visu savu raudāšanu ar tekstu, ka man vajag pačīkstēt. Un tad es palaidu tās savas slūžas vaļā, jo viņš iedod man to drošo telpu, ka es varu to darīt. Ka viņš nevis tagad mēģinās atrisināt visas manas izdomātās problēmas, bet viņš atļaus, ka es tam noventilējos, atļaus tam visam iziet ārā, jo tā lielākā... Tas jau ir par to, ka es jau neprasu no tevis risinājumu. Un man liekas, tas arī ir tāds milzīga māksla, ko katram vīrietim atkal atcerēties, ka tā sieviete ticamāk no tevis neprasa risinājumu, tad, kad viņa tev kaut ko stāsta. Viņa tev vienkārši stāsta par to, kā viņa jūtās. Un tur var būt tās 15 domas, un ko domā te, un ko domā te. Bet vai tu vari vienkārši tā uzklausīt, neko nesakot baigi? Tā ir. Visticamāk, tur sakot par to, ka tev tas burbulis vienmēr un viņš tikai nāk ārā. Man ļoti bieži ir tā, ka man pajautā, ko es domāju, un es burtiski, es neko nedomāju. Un man ir bijis tā, ka es skatos tur tā kā stūrī, un es saku, ko tu domā? Un es to stūri skatos. Un man burtiski nav nevienas citas domas galvā. Ja man būtu zelta zīltiņa, kurai man pajautā, ko tu gribētu vienu dienu darīt, man teikt, kā vīrietis vienkārši skatīties stūrī un neko nedomāt. Es vienkārši apbrīnoju to. Un ir tik forši saprast to, ka mēs tiešām vienkārši strādājam citādāk. Un jūs varat skatīties stūri, tāpēc man patīk nerunāt tās mēmas par to, ka, vīrietis un sieviete abi divi pagriežas šeit viens otram mugurķi. Viņš noteikti tur domā par to un to, par to sievieti. Un tas džeks vienkārši tur kaut kāda dziesma no sērijas galvā skan. Un ir tik forši saprast, ka nav visiem tik sarežģīti dzīvot savā galvā, kā ir man. Tā kā tu varbūt, jo dažreiz banāns ir vienkārši banāns. Īstenībā, kādreiz man īstenībā bija vairāk, ja tad, kad bija problēmas, piemēram, tas problēmas aizmigt. Tikai, ka tu nevari aizmigt, jo tev tik daudz domu galvā. Man absolūti nav grūti aizmigt, jo man nav daudz domu galvā. Es vienkārši aizveru acis un aizmiegu. Tad kādreiz atcerās, ka... Šajā brīdī vienkārši aiziet. Jā, šipoti krasta. Un burtiski dažkārt bija tā, ka tieši nevari aizmigt, tu aizveru acis un tad tu sāc domāt, kas ir šitā, tad tu sāc domāt, kā cilvēki aizmieg vispār. Un tu nevari aizmigt, jo tu nesaproti. Mēģini domāt, un tu nevari aizmigt, jo tu nesaproti, kā to vispār dara. Un tad bija tā, ka grūti bija migt, bet tagad vienkārši ka kaut kā tās domas. Tā kā liekas, ka kaut kas tā savā ziņā tā kā sakārtojies tajā galvā, ka man nav jādomā visu laiku par kaut ko. Es varu vienkārši domāt par to stūri sienā un viss, un tas man palīdz aizmigt. Un tad saka apmēram tā sajūta, ka kāda meditācija tur klausies, ka tu iegulies ar tajā sajūti, ka tu ieslīgst iekšā tajā matracī un burtiski 10 sekundes, un es jau esmu aizmirsis, jo es iekriciņā iekšā. Tas arī ir tas, ka mums katram ir kaut kāda triggeri, kāpēc mēs nevaram aizmigt. Piemēram, ja es nevaru aizmigt, tas ir to-do lists manā galvā. Mani ir bieži vien tāda pasāvīga trauksme par to, vai es atcerēšos visu izdarīt. Un to var atrisināt elementāri.
paņem pildspalvu, paņem papīru, izraksti to sūdu ārā no sevis. Un man ir bijis tā, ka es naktīs vienkārši tumsā, vienkārši šitā guļu un vienkārši rakstu, jo tādā veidā mazinās tā trauksme. Es aizveru to stabus burtiski ciet savā galvā, jo man vairs nav jāuztraucās par to, vai es paspēšu tur izdarīt to, vai es neaizmirsīšu to. Un man ir vienkārši pilna māja ar šitādām lapiņām, kur ir vienkārši sarakstīts, lai vienkārši neaizņemtu to vietu galvā. Un mums katram ir šīs lietas, ja, kāpēc kāds nevar atcerēties paēst, vai kāpēc kādam ir emocionāla ēšana, vai kāpēc kāds netrenēs, vai kāpēc kādam liekas svars, vai kāpēc kāds nevar aizmigt. Mums visiem ir tas savs paterns, kas ko veido. Man trauksmi un nevarēšana aizmigt veido bailes par to, ka es kaut ko nokavēšu, ka es kaut ko aizmirsīšu. Elementārs risinājums, tā kā izdari, paņem papīru, pierakst, viss. Trauksme mazinās vienkārši par 50% uzreiz, bet mēs neieraugam tās likumsakarības. Mēs patiesībā esam nenormāli akli uz mūsu ķermeņa signāliem, jo viņš visu laiku ar mums runā, tikai mēs neesam vispār nemācīti to darīt, un mēs esam realitātē iemācīti vispār nejust sevi pirmkārt. Un tas ir tas, uz ko mēs tagad ejam. Ja? Mēs atkal mēģinām saprast, ko šitas vai tas, kur sajūt manā ķermenī par kaut ko liecina, kāpēc man ir, kāpēc nevar aizmigt, no kurienes tas nāk, un tad mēs sākam šo lēnām šķetināt, jo mēs vairs nevaram tā padzīvot. Mēs gribam dzīvot normāli, pilnvērtīgu dzīvi, izguļoties normāli savas 8 stundas, vai ne? Bet tas saraksts tev ir tā, ka viņš ir jāizpild obligāti, no tā, ka viņš, piemēram, tu neizdara to rada stresu, un tā kā, vai, piemēram, tu zini, ka šodien jāieliek kaut kas ir tajā Instagramā, bet varbūt, bet tev it kā tu saki, ka nav īstā, ka tev negribās. Termiņš, tad ir termiņš, protams, sadarbības partneri jau gaida. Man ir galvenais uzrakstīt, un es bieži vien arī izdalu, kas ir tas prioritārais, kas var pagaidīt, jo dažreiz ir tā, ka ir tās fona lietas, kas tev jāizdara tipa līdz vasaras sākumam. Bet vienalga viņas ik pa laikam tev uzpeld smadzenēs un aizņem to vietu tavā cietajā diskā. Ja tu viņas pierakstījā savā kladītē, tev ir skaidrs, ka tad, kad man būs pēkšņi tā 1 stunda dienā atbrīvojusies, tu paskatīsies, kas tev tajā sarakstā ir, un mošt šodien kaut ko no tā visa varēs izstrīpot. Bet tev nav tā, ka varbūt tev visu laiku galvā ir tā doma, bet tu zini, ka tev ir vēl daudz laika, un tu nedari, bet tā doma visu laiku ir galvā. Patiesībā es esmu deadline cilvēks, un man ir daudz vieglāk izdarīt, ja man tā kā jau deg termiņš. Tā kā tas gan ir, bet tādas pārastas lietas es ļoti laikam esmu iemācījusies ātri filtrēt, kas šobrīd čista tagad ir svarīgs. Un tas arī priekš manis ir tāds ļoti, ļoti liels tāds palīgs ikdienā, kas ir tajā manā instrumentu kastītē, ka nepārtraukt sev pajautāt, kā šis ir svarīgi. Man tagad tiešām šito vajag izdarīt, vai man tikai liekas, ka man to vajag izdarīt. Un bieži vien ir tā, ka mēs sev, it sevišķi es ar savu aktīvo prātu salieku tās jāizdara tas, bet īstenībā nekas no tā nav jādara šodien. Tu vienkārši taisi sev stresu tur, kur viņu nevajag taisīt. Bet tu domā, ka tu vari, bet tu mēģini sev iestāstīt, ka nevajag, es jau varu nedarīt to tagad, izdarīšu vēlāk, vai beigās tu visu laiku tomēr tu jūti, ka tas tevi kaut kā ķērs tev visu laiku aiz rokas. Tas, kas ķer, tas vienkārši jāizdara. Bet pārējās lietas, ja tu skaidri apzinies, ka viņām ir sava vieta un laiks, tu viņas izdarīsi tad, kad pienāks tas brīdis. Protams, ja tas nav kaut kas tāds, tur no sērijas tev jau vakar to vajadzēja izdarīt. Bet ja ir dažreiz kaut kādas lietas, no kurām tu nezini, kaut kāda saruna, kuru tu neesi aizvadījis, vai kaut kas, ko tu neesi kādam cilvēkam pateicis, tu vari ielikt to savā to-do listā, bet viņš tev spiedīs, kamēr tu neizdarīsi, jo vienkārši tas ir kaut kas tik smags un tik ļoti tavu enerģiju patērējošs, ka tu vienkārši nevar to izturēt. Tev vienkārši vajag to izdarīt, bet ir kaut kādas lietas, kuras ir vienkārši grūti saņemties, jo tas ir ļoti sāpīgi. Man, piemēram, ar satura veidošanu ir tā, ka man ir tā sajūta, ka visu laiku vajag. Kaut kas būtu jāliek. Kaut kas ir jāliek, un man it kā gribās, kaut kur dzīve, man it kā gribās, un es jau iztēlojos, ka smielis jau, kad visi vai forši, kad reku tas, bet beigās vienkārši netiek līdz tam. Un tad paiet nedēļa, paiet 2, paiet 3, saprot, ka tu neesi neko ielas, tu neesi nekā virzījies uz to priekšu. Kā tu, piemēram, tev ir ar to visiem tiem mērķiem? Tu
Tu tā kā katru dienu vienkārši diena pēc dienas, vai tu redzi, kāds ir piemēram jūsu profila tas mērķis, tā kā, ko tu gribi no tā profila. Tu gribi sasniegt 20, 30 tūkstoši, vai tu gribi tikai darīt to, tu negribi vairs iet uz darbu. Kāds ir tas, tev ir kaut kāds dalējies mērķis tam Instagram profilam, vai viņš ir vienkārši, tas mērķis ir vienkārši, tas ir tā kā, lai pārvērš par darbu, kas jau jums tas ir, jūs no tā pelnat naudu, vai tev ir kaut kāds tāds lielāks mērķis, ko tu gribi sasniegt? Es nedomāju, ka mēs ejam uz to, ka tas ir mūsu vienīgais darbs, jo mēs vienkārši neesam tādi cilvēki, kas var non-stopā darīt visu laiku vienu to pašu, cik pa laikam vai kaut kādu actionu, man ir tīpaši. Es esmu no tiem, kuriem šodien man šis patīk, rīt man jau vairs neinteresēs. Lielais mērķis Instagramam noteikti ir vienkārši turpināt dokumentēt to mūsu ikdienu un dalīties cilvēkiem ar to, kas strādā mums, kas ir tas, ar ko mēs eksperimentējam. Tā kā, jā, protams, es redzu, ka mums ir satura veidotāji, kas tiešām dzīvo tikai no tā, bet es domāju, ka mums tas būtu pārāk garlaicīgi. Tas būtu tāds mūsu vienīgais iztikas gūšanas veids, un mēs vienmēr esam arī ļoti, ļoti piedomājuši pie tā, lai mēs varētu atteikt arī ļoti, ļoti labu honorāru sadarbības, ja tas vienkārši nesakrīt ar mūsu vērtībām. Tad, kad tu esi spiests apmaksāt visus rēķinus, kas tev ienāk tikai tāpēc, ka tev ir kaut kāda sadarbība nauda, tad tu nevari tik brīvi pateikt tos nē. Jā, līdz ar to, man ir viegli ielikt katru dienu kaut ko. Protams, ir kaut kāda perioda, kad es postoju mazāk, un tas arī ir fine. It sevišķi pamēģinot kaut kādus jaunos algoritmu jokus un paskatoties, kā tas saturs reaģē, bet es ticu, ka tas būs ar mums vēl kaut kādu laiku, bet tajā pašā laikā es neesmu arī tik naiva, lai domātu, ka Instagrams tagad būs mūžīgi. Es ticu, ka tās sociālo tīklu platformas mainās un mūs visus saņaus piež uz TikTok, paies laiks, nomirs arī TikToks. Tas viss tāds, vienkārši tā būšana sociālo tīklu vidē ir tas, kas piepilda to manu sirdi, un es ticu, ka mēs vienkārši dosimies līdzi tam, kur vien tas vedīs. TikToks mums neaiziet, bet, piemēram, tas pats Threads man ļoti patīk. Es pat viņu izmantoju vairāk nekā Instagram, jo vienkārši man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Man vienmēr ir, kur teikt. Tur tu vienmēr vari pateikt savu neprasīto padomu un nelūgt to viedokli, un tas vienmēr ir bijis tas, kas man ir paticis. Man patīk būt visādās komunās. Tas man dod ritīgi enerģiju. Man patīk būt visādos burbuļos ar visādiem cilvēkiem. Un es vienmēr to arī esmu tā tik interesanti novērojusi, ka, piemēram, cilvēki, kas pirms 5 gadiem pie mums brauca uz Elpo dziļāk retrītiem, kur mēs vispār bijām zaļi gurķi, un es vispār nesaprotu, kā mēs tos retrītus taisījām. Tagad tie ir Dāvja klienti, tās ir manas klients, kas brauc uz maniem mammu pasākumiem, vai tās ir manas dūlojamās klients. Un to ir ļoti forši redzēt, ka tā, mēs jau visi augam kopā. Tieši tāpat kā mēs ar Dāvi vienkārši izaugām kopā. Mēs no tādiem zaļiem gurķiem tagad kļūstam par kaut kādiem pieaugušiem cilvēkiem. Un ar to auditoriju jau ir tieši tāpat. Mēs miedarbojamies viens ar otru. Tāpat, es lasu tavus storijas un vienkārši kratu ar galvu, jo tā kā vecīt, es saprotu, par ko tu runā. Un tas ir ritīgi forši. Un es ticu, ka mēs šīs nevaram dzīvot tajā, ka vienkārši vajag kaut ko ielikt, tāpēc, ka vajag ielikt. Tas atņem tik nenormāli daudz enerģiju. Viss tas enerģijas apjoms, ko mēs patērējam, tikai domājot par to, ko vajadzētu darīt, mēs jau 3 tiltus būtu uzbūvējuši ar to, ka tāpēc vienmēr ir par to, ka tā kā dažreiz vienkārši better done dirty, bet vienkārši tā kā izdarāmies. Un dažreiz pārkāpt pār tiem saviem standartiem, kā tu teici, ja, ka tu neliksi bez teksta, neliksi tā. Dažreiz, bet ja tev ir tas, ka tu vienkārši 2 nedēļas čakarē sev prātu par to, ka es kaut ko neesmu izdarījis, vienkārši ieliec. Un pasties, kā tu jūties, un paskaties, vai tas spiediens samazinās, vai tu tomēr piļī vēl savu smadzeņu par to, ka es taču ieliku tā un šitā. Es ik pa laikam sev atgādinu, ka visādas dāmas, kuras liek skaistas bildes un aprakstā ir viens emoji, viņām kaut kā labi iet saturs. Bet es saprotu, ka tas arī vienmēr gribas iedot to pievienoto vērtību un kaut kādā ziņā negribas tērēt cilvēku laiku ar kaut kādu tipu nonsensu. Bet vai mēs tiešām varam teikt, ka šitas nevienam neinteresē un ka šito šķir pāri? Mēs nezinām. Mēs nekad nezinām, kas ir tie cilvēki, kuri skatās mūsu saturu.
kurus mēs pilinām katru dienu, pa bišķiņam. Ļoti, ļoti interesanti redzēt to, ka ik pa laikam atnāk kaut kādas vēstules ar tekstu, ka tā kā es jums sekoju jau gadiem, reāli tā vēstule bija follower requestā. Tā kā, ka tas cilvēks tev pat nekad nav uzrakstījis. Tu nezini, kādu ietekmi tu patiesībā atstāji uz tiem cilvēkiem, kas ikdienē patērē tavu saturu. Jo tikpat labi kāds tikai noskatās, ko tu esi ielicis, jo viņam nav, piemēram, laika izlasīt, ko tu tur esi ierakstījis. Man liekas, tas tāds eksperiments visu laiku. Kā tu pats par to jūties? Bet, piemēram, tagad tu esi atnāks atpakaļ uz to darbu par juristi. Vai tu tā kā redzētu? Kad saka, tev patīk pasākums taisīt, tev patīk tās, nezinu, skatoties tiem storijiem, liekas, ka tu sēdi savā ofisā, viena pati savā kabinetā, un tad tu īsti varbūt neizmanto to savu pilno potenciālu, kas būtu, taisot pasākumus, kas tev patīk, esot ar cilvēkiem kopā, dabūjiet pienākā uzmanību. Jo, es pieņemu, varbūt vēl kāds tajā ofisā ar tevi tur blakus ir, bet pārsvarā nē. Un tad, tā kā tu negūsti varbūt to maksimālo prieku, tad, ja tev būtu tā iespēja, tu tā kā iet prom no darba, taisīt vairāk pasākumus, vai arī taisīt vairāk to, vai arī tomēr tas juristas darbs tev patīk, kaut kas tajā visā ir, kas tev uzrunā. Bet, ja tas nebūtu tieši finansiāli tādu apstākļu dēļ, ka tu varbūt strādā tieši tur, bet, kad tu gribētu, varbūt vienkārši, nezinu, taisās mammasiemas vairāk, vēl kaut ko izdomāt, tur dūlošanas un pārējais, jo gan jau kādās opcijas, ko tu varētu darīt, jau ir ļoti daudz vai ne īstenībā. Jā, tā, protams, ir. Un man liekas, neviens no tiem cilvēkiem, kas mani pazīst ikdienā vai tā aktīvāk seko līdz sociālos, tā kā reāli nesaprot, ko es daru tajā juridiskajā profesijā. Un skaidrs, ka paliekot tur, es nepiepildu savu pilno potenciālu. Protams, ka, ja varētu, es noteikti, jācer, to nestīsies mans darba dēļ, bet tā kā, ja es varētu, es ietu prom, bet tās vēl ir tās bailes, tā vēl ir tā aiza, kurā es nespēju ielikt, no kuras man ir ārkārtīgi bail, kas arī ir tāds viens milzīgs ozols, kas ir iestādīts manā dārziņā un uz kuras skatos jau kādus 3 gadus čista un domāju par to, ka no šitā vajadzētu tikt vaļā, bet baigi bail. Tu domā tieši par to drošību? Tā kā, ja? Jā, un tas ir arī ļoti, ļoti interesanti, ka es ļoti labi apzinos, ka es turos pie kaut kādas X summas konkrētā datumā, neļaujot sev noticēt tam, ka es ar savām citām darbībām varbūt varu nopelnīt pat daudz vairāk, bet tas arī ir tāds baigais. Es ļoti ceru, ka pienāks tāda diena, kurā es varēšu teikt, ka es tagad esmu 100% freelancā, bet šobrīd man liekas nereāli bailīgi, jo drošības sajūta, finansiāla drošība, tas ir viens no maniem tādiem pamata basiciem. Tas ir viens no uzstādījumiem, ar kuru es esmu augusi visu savu dzīvi, un man vecākie 30 gadus ir savu uzņēmumu īpašnieki, un viņi man neko citu dzīvē nav teikuši kā Dieva dēļ, tikai nedari kaut ko savu. Līdz ar to tas ir tāds milzīgs topiks manā dzīvē, kas uz nākotni būs. Dāvas pie Ziemassvētku galda tā starp citu izšāva, jo es ar saviem vecākiem nekad par to neesmu runājusi, bet izšāva tādu teikumu, ka Marta jau tā kā plāno kaut kad iet prom no savu darbu. Bija tāds tā kā vecīt. Nē, šī nav tā tēma, ko mēs tagad runāsim. Tā kā, mums, un tas atkal ir stāsts par to, tu vari iet tajā pašizaugsmē, cik vien daudz tu gribi, tu vari ļoti daudz par sevi saprast, tu pat vari ļoti skaidri zināt, kas ir tavi nākamie soļi. Ja? Tā kā atlūgums galvā, vai mauc savu lietu. Bet ar to bieži vien nepietiek. Tur ir tā kaut kāda drosmes daļa, kura ir jāpaņem. Tur ir kaut kāds tas kritiens nezināmajā, un tur kaut kādos brīžos ir tiešām baigi jāsarījās drosmi, lai to soli spērtu. Pagaidām es taču viņam neesmu gatava, bet es ticu, ka tad, kad es būšu gatava, tas notiks tā kā vienā dienā. Jo es vienmēr esmu par to, ka ja man kaut kas nesanāk tā kā pa sviestu, tad tam vienkārši nav jānotiek. Tam vienkārši no tā ir jāiet prom. Un tas ir tas, ko es arī ļoti, ļoti mācos. Pieņemt to, ka
priekš manis lietām ir jānotiek viegli. Ja man nenotiek viegli, tas tā kā nav man. Es vienkārši eju prom no tā. Un es nerunāju par kaut kādu slinkumu pārvarēšanu, vai kaut ko tādu. Es runāju par tādām veselīgām robežām, kur tu saproti, kaut vai mums bija ieplānots viens ļoti liels ceļojums, kuram mēs krājām naudu. Un tā kā vairāk kā pusgadu par to domājām. Un tajā dienā, kad ir jāpērk biļetes, tu nevari. Tu nevari nopirkt, jo tu saproti, ka nav tā iekšējā sajūta. Vienkārši nav. Un mēs pieņēmām lēmumu nebraukt, netērēt šo naudu. Un, protams, pēc mēneša mēs sapratām, ka mums priekšā ir daudz lielāka izdevuma, kur mums šo naudu vajadzēs. Bet iemācīties nevis tikai tāpēc, ka es tagad esmu tur krājis naudu, mēs tur visai pasaulē izbazunājuši, ka mēs tagad brauksim. Bet tā kā, nē, es reāli nevaru nopirkt tās biļetes. Un tas ir tas, kas man visu laiku atgādina par to, ka priekš manis lietām ir jābūt tā, ka ja es nolemju, es izdaru, es daru, man iet kā pa sviestu un es jūtu sevī to vilkmi uz to. Bet tev jau tev nav darbā tā. Cerējums nestāv darbā devies šo. Bet tev jau nav tā, ka tu jūties nelaimīgi tie darbā. Tas nav tā, ka tu sēdi un tev tāds Dievs, šis ir tik briesmīgi un šis ir tas, ko tu negribi. Vismaz, citiem varbūt būtu tā, ka to soli gan jau vieglāk. Ja tev nepatīk tas darbs, tev gan jau būtu vieglāk saprast, ka tu vari iet prom no tā un pēkšņi sāk kaut kādas citas tādas lietas. Tāpēc man ir tas, ka es esmu ārkārtīgi daudzpusīga un es varu gan iet uz tiesu, gan dūlot sievietes dzemdībās. Vienkārši man ir abas šīs puses un tāpēc, nav tā, ka šis darbs, ja tur laustu kaulus, rieptos kolēģi un visi būtu vienkārši vaiprātīgi idioti, ar kuriem tu negribi pavadīt laiku kopā. Tāpēc, protams, šis ir kaut kas tāds, kas, kā saka, zelta zīltiņa būtu. Es zinātu, ko es viņai jautātu, kur to drosmi man vajag. Bet tajā pašā laikā es ļauju, lai tas process vienkārši notiek un dzīve kā vienmēr aizvedīs mani tur, kur man būs paredzēts būt tajā brīdī. Jā, tas ir forši. Es domāju, ka tā lielākā problēma cilvēkiem ir tas, kad varbūt viņi turās pie tās stabilitātes, pie tā, tā baile ir no tā, kas, tā, bet tev arī it kā tu saki, ka tu varētu darīt, vai ne? Bet nav tā, ka tev riebies vismaz. Un, zini, es vienmēr esmu arī pieturējusies pie tā, ka tieši tāpat kā mēs varam atteikt kaut kādas sadarbības, no sērijas tu saproti, ka tur būtu baigais honorārs, bet tev uztaisīt šito tikai naudas pēc, pirmkārt, uzreiz to jutīs. Tā kā mēs vienkārši 101 reizi esam pārbaudījuši. Ja tu paņemsi maksas reklāmu tikai tāpēc, ka tev vajag piķi, tu viņu taisīsi vienkārši ar sakostiem zobiem, tur nekas nesanāks, tā reklāma būs draņķīga, neviens viņu nelaikos, nevienam viņu nepatiks, un tas ir vienkārši kā likums. Otrakārt, tā absolūtā brīvība, piemēram, man patīk taisīt visu kaut kādus pasākumus, bet es viņus gribu taisīt tad, kad ir tā vilkme. Tā kā tu saki par satura veidošanu, es nevarētu štancēt tagad mammu ciemus reizi mēnesī. Mums ir bijis tā, ka tad, kad mums bija elpo dziļāk, mēs, man liekas, vienā vasarā uztaisījām 5 pēc kārtas. Tu vari maukt konvejeru, bet tieši ko tu tiem cilvēkiem vari iedot? Un man ļoti, ļoti nepatīk taisīt pasākumus, ja es visiem cilvēkiem nezinu vārdus. Bet tad, kad tu mauc 4. 5. reizi, tu fiziski vairs nevari. Tevī nav vairs tā emocionālā kapacitāte, lai ar katru izveidotu to personīgo saiti. Un man tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Ja es taisu pasākumus, es gribu zināt cilvēkus, kas pie manis nāk. Es gribu zināt viņiem vārdus. Es gribu ar katru pārunāt. Bet tam vajag ļoti, ļoti lielu to emocionālo kapacitāti. Tur vajag baigo resursu. Un ja es tagad aizeju uz to, ka tas ir mans vienīgais naudas gūšanas veids, where's the magic in that? Un cilvēki to jutīs. Cilvēki vienmēr jutīs. Viņi aizies pie pakalpojumu sniedzēja, kuram riebis viņa darbs. Un tāpēc man kaut kāda šāda veida pasākumi, vai arī šobrīd mums ar Viju kopā iet Baby and Kakao, kur mēs aicinām topošās mammas. Un no vienas puses, es zinu, mēs varētu viņu štancēt reizi mēnesī mierīgi. Mēs redzam, kāds ir pieprasījums. Mēs to varam. Bet vai man katru mēnesi ir no sevis kaut kāda tā dvēseles daļiņa, ko es esmu gatava iedot 12 sievietēm, kuras gaida bērniņus, kas ir savā tādā, priekš manis tādā savā vissvētākajā dzīves posmā, kur viņas tikai mīlēt, cienīt un lutināt?
Un vai nebūs tā, ka es būšu tik zemu, ka es aizēju ar to savu kaut kādu žļurgu, mēģinu viņām tur kaut ko baigi apgarot, iestāstīt, bet viņām nenorezinēs, viņām neiedod to vērtību. Un tas ir tas, kas mani attur. Man gribas, lai tas, ko es daru, papildus, lai viņš nāk tad, kad man ir vilkme, tad, kad man ir ko teikt, tad, kad es gribu iedot kaut kādu vērtību cilvēkiem. Jo to nenormāli jūtu tajā otrā pusē. Es esmu bijusi vienkārši miljonos pasākumos, kur tu redzi, ka cilvēks taisa vienkārši piķa pēc. Un man pašai ir bijis tā, ka jo kaut kādā brīdī tu uztaisi pasākumu, protams, piķis ienāk labs, un tev ir vienkārši āķis lūpā, devājam ocam vēl. Man vasaras sākumā vienkārši abnormāli labs sieviešu retrīts, vienkārši fantastiskākais pasākums, ko es jebkad dzīvē esmu taisījusi. Un man likās, varētu taču atkārtot. Nepiesakās. Tāpēc, ka cilvēki jūt to, ka tu aizgāji jau tajā. Bija labi, man taču viss ir. Man ir vieta, man ir pavārs, man ir tās. Kas man te vēlreiz to pašu, ko neiedot? Tāpēc, ka tu nevari iedot cilvēkiem otrais to pašu. Un tāpēc priekš manis tāds ar sevi vienojos šajā vasarā, ka, ja es taisu lielos retējus, tas ir reizi gadā, bet es iedodu maksimumu no sevis to, kas šķist ir manā sirdī dvēselē, ko es varu iedot kādam cilvēkam, kas viņam pēc tam reāli noder, un nauda ir sekundāri, nevis otrādi. Jo, ja es uzsākšu taisīt retrītu, jo mums vajag naudu, lai pārziemotu taizemē, nebūs. Un plus es vēl samaksāšu vēl kaut kādās vietās, vienkārši par sodu, lai ritīgi kārtīgi sevi iemācītu to, ka tas tā nestrādā. Mūsdienās šis vairs nestrādā. Cilvēki ejot iekšā tajā savā, jo vairāk viņi iet iekšā tajā savā pašizaugsmē, jo viņi vairāk uzķer šito. Un tieši tāpēc tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc it kā ir tik daudz satura veidotāji, bet kāpēc visiem neiet labi? Tāpēc, ka cauri redz cilvēki caur to ekrānu jau redz, ka tas cilvēks tur patiesībā vai negrib būt, vai viņš ieliek tikai likšanas pēc, vai ka tur ir izdzemdēts kaut kas vienkārši tikai tāpēc, lai ieliktu kaut ko. Cilvēki to jūt, un tas ir tas, ko mums ir rītīgi jāpatur prātā, ejot uz priekšu un nākamajos gados, kas mūs gaida, jo mēs paliekam jūtīgāki. Mēs varbūt nemākam izskaidrot, kas ir tas, uz ko es skatos caur to ekrānu, bet tas čuņiks strādā. Un es ceru, ka mums katram izdosies to čuņika muskuli uztrenēt, ka mēs tā kā paspējam sevi noķert, ka hei, te kaut kas nav ritīgs, es redzu šitam cauri. Nē, laikam jau ir tā sajūta, īstenībā man pašam ir, jo es beigās vienkārši nelieku, jo es zinu, ka es tā kā īsti līdz galam negribu. Man it kā gribās, bet tajā vienā brīdī bija tā, ka man kaut kā gāja, man patika, es nācu, es taisu forši. Vienā brīdī apstājas, un tā kā pirms tam ir tik daudz ideju, par ko taisīt, un pēkšņi nav. It kā tu varētu vienkārši ieiet citā profilā, paņemt rekuļu ideju, paņem uzliec lapas, atnāc, norunā, bet viss, un pēkšņi vienkārši sajūta, ka tevi nevelk. Tevi nevelk darīt to. Bet atkal ir tā otrā daļa, kas liekas, gribās kaut ko izdarīt, bet viņi gribās un viņi paliek arī. Man tā ir ar manu dūles profilu. Man ir nautos veselas kaut kādas 8 ierakstu idejas. Nerakstās man viņas. Un tas profils, es viņu uztaisīju, un viņš vienkārši ir dead. Tā kā tur nekas nenotiek. Un es arī ik pa laikam sevi pieķeru pie tās domas, ka kaut ko taču vajadzētu. Bet nenāk. Un tas ir tik jocīgi, un es pagaidām vienkārši ļauju sev būt tajā, ka tur reizi 2 nedēļās, kad mums iznāk podcasts, tad es tur ielieku to bildīti par to, ka tas podcasts ir iznācis, bet šobrīd man nenāk man tur tas saturs. Jo es ļoti ilgi tā kā pretojos un teicu, ka nē, ka man nebūs atsevišķi dūles profils, jo es absolūti ticu tam, ka sociālo tīklu platformā tu esi tāds, kāds tu esi, tā ir tava personība ar visām tavām šķautnēm un tā tālāk. Mums tā kā nevajag Eduardu profilu, kur viņš ir tikai ar sievu, tad tikai profils, kur viņš tikai ar stūni, un tad tikai treneris. Mēs gribam tevi visu, mēs gribam visu to tavu dzīvi redzēt, un es pati šitai teorijai ļoti, ļoti piekrītu, bet tomēr to dūles profilus uztaisīju, un tagad man ir tās tā kā, do I really need it? Tā kā, kāpēc man viņu vajag, un ko tieši es tur plānoju likt, jo neliekās, tur tā vilkme nav, un es nelieku sev, tā kā es nespiežu sevi. Viņš tur dzīvo, es viņu vēroju, es mēģinu tā kā sajusties ar to profilu, bet nav tā vilkme tur. Tev ir bijis tā, ka, piemēram,
Tā sajūta, ka jums ir kādas profils tās 2 ābeles, bet pārsvarā tur ir lielākoties ir viena ābele iekšā tajā. Kad tu vairāk lietas, tā kā par savām lietām Dāvis, tad tur retu reizi, vai arī viņš tev atsūta. Es nezinu, varbūt ir tā, ka viņš tev atsūta. Viņš saka, savēc kopā un tad es tur kaut ko uzrakstīšu. Kad tev tiešām kāds saka, it kā jau tev baidzētu būt, ka jūs kaut kā vairāk, bet tu pārgājies nelās, kad lielākoties. Ja mēs skatāmies arī, piemēram, un ir jau interesanti pastīties, jo mēs, piemēram, paskatāmies, kur ir tas lielākais atsaucība, ir tur, kur tu esi vairāk, piemēram, tādos, jo tas profils jau vairāk ir galtīts. Nē. Ja mēs skatāmies, piemēram, triviāli, bet ja mēs skatāmies laiku skaitu, visaugstāk performo tikai un vienīgi bildes, kur mēs esam divatā. Jā, ģimenes bildes, tieši ģimenes bildes. Tā jau ir, man liekas, tāda, jā, kas vislabāk tur iet, ir apmēram kāzu bildes, un kuras divatā tiks parādīt, kuras, ja tev vajag, tu ieliec kāzu bildi, tu ieliec vēl, kuras divatā un vēl šunī vai kaut ko tādu, tad vispār visi tādi, šis ir labākais, kas ir. Ir kaut kāds tāds, ka cilvēks reiz, tas ir priecīgs notikums, uzreiz tu gribi tā kā ielikt apmēram to, bet, jā, tev ir bijusi sajūta, ka tā kā tev liekas, ka tu pārvērt to profilu tā kā par savu profilu, vai tev nav īstā bijusi sajūta, ka tu liekas, ka tas varbūt vairāk tomēr, nevis vairāk, bet 90% tomēr ir tavs profils, nevis tā kā jūsu kopējais? Tas noteikti kaut kādā ziņā lielākoties ir mans profils, bet man šķiet, ka mēs arī esam sapratuši, ka mums tas der. Jā, mēs esam 2 ābeles, un arī tas ir konkrēts lēmums. Ja? Tad, kad mums pievienojās Marija, nepāriet uz 3 ābelēm, vai nākotnē nepāriet uz vēl kaut kādu ciparu ar ābelēm. Tā kā šis viss sākās no mums, un arī tā mana individuālā izaugsme, vai kaut vai tas, ka es nezinu, lieku savus treniņu storijas, tas patiesībā ir ārkārtīgi saknē saistīts ar Dāvi arī, un ar to, kāda mēs esam kā ģimene un kas ir mūsu vērtības un tā tālāk. Tā kā es arī domāju, ka pārsvarā cilvēki ir pieraduši pie tā, ka profilā ikdienā vairāk esmu es, un neviens no mums neprasa tādu 50-50 sadalījumu. Mums ir tā, ka visiem ir skaidrs, ka Marta mauc vienkārši ikdienā to, kas viņai nāk, un tad, kad Dāvis būs, viņš atnāks, viņš kaut ko jēdzīgu pateiks, vai arī Dāvi, ja viņš, piemēram, atnāks pie tevis, un viņš varēs 1,5 stundu norunāt tādā normālā teikā, vai arī mums, piemēram, abiem vislabāk strādājam, mēs vienkārši varam laivā iziet. Viņam vienkārši ir cits formāts, kādā viņam patīk izteikties. That's fine. Man ir bijis ilgs laiks saprast to, ka visi neštancē storijas tā kā štancējies, bet galvenais izmantot tos satura veidošanas, tos rīkus, kas tev der. Tu es ticu, ka arī tev daudz labāk cepīja parunāt podkāstā nekā storijas rakstīt. Nē, man tur storijas, kad izpējas, tas ir, principā lielākais vienkārši tāds mokas, tu tā kā lietu, tad paiet kaut kāds pāris dienas, tad, es saku, atkal ir tāds, tu gribi, lai tas cilvēks tur ir un lai viņš atcerās, ka tu eksistē vispār, tas ir kā ir viena tā lieta, ka tev tomēr, ja tu neliec tik ļoti varbūt tajā lentē savā, tad tu varbūt ieliec tomēr tos stāstus, lai tu tā kā redz, ka tu esi dzīvs vispār, lai neliekas, ka tu esi miris un tu vairs neesi. Ir tā robeža ir tāda, ka man liekas, ka tomēr ir bišķiņu kaut kas jāliek un jādara. Man ar to podcastu tieši bija tā, ka man liekas, tā īstenībā tā lielā galvenā doma bija tam visam, lai man ir vairāk saturs, ko likt. Un tad viņas tāpēc nonāca par tā, es uztaisu citiem, lai viņiem ir saturs, un tas tāds, I'm fine. Tā kā, ka man patika bīdīt atkal vairāk to, un lai citiem ir kaut kāds saturs, un lai instant, lai redz, un beigās es atkal sevi noliku tādā, jo man likās, ka labi būs jau tā, man tomēr kaut kādajā tajā brīdī, kas tā patīk, laikam citiem vairāk ielikt, lai viņiem ir tas un parādās, jo pēc tās pirmās sarunas ar Dāvi, man likās, tā saruna bija tik izcila, ka man vienkārši vajadzēja, lai cilvēki dzird, lai viņi paklausās, kas viņam sakās, jo man liekas, ka Dāvis, vien tas, kā viņš runā, viņš tik ievasāk, ka viņi jau īstenībā pirms tā podkastā jau teica, ka viņi ļoti patīk Dāvis, tur tās, tev vajag draudzēties vairāk ar Dāvi un tam līdzīgi, un jau pat īsti, īsti līdz galam nezinu no Dāvi, tagad viņi vēl vairāk ir iemīlējušies Dāvi, jo Dāvis ir tik izcils un viņš tik gudri un skaisti runā. Ir tā Dāvi ļoti forši klausīties, tu vienkārši klausies un vienkārši pagājis tas laiks, jo viņam tāda mierīga balss un viņš ir skaisti visamāk pastāstīt. Bet īstenībā arī man liekas, ka, piemēram, kas jūsu profilā, ko es gribētu, piemēram, no jūsu profila, es gribētu, lai jūs runājat par tām attiecībām un stāstat vairāk tiem cilvēkiem, jo man liekas, ka vienīgais veids, kā iedot tiem vīriešiem un iedot to sapratni,
ir tomēr kaut kā dot un spiest un rādīt to, kad ir tas jādara. Un varbūt no netipiskākām tām kanāliem, teiksim tā, ja, protams, es esmu fitness treneris un man vairāk ir, man interesē, es gribu likt un strādāt ar to, man tur vairāk klients vai mācīt un trenēt un tam līdzīgi. Un tas pakalpojums tomēr ir saistīts ar to trenēšanu, bet pēc visā tā dāvā sarunām man liekas, kad ir tā niša, ko es gribētu īstenībā attīstīt, lai cilvēki, tie vīrieši sāk kaut kā domāt, atverās tā galvas čakra, ka tev tomēr ir jāiedziļinās tajās lietās. Un cik ļoti tu vari uzlabot to visu dzīvi, ja tu sāc domāt, nevis, ka tu vienkārši aizver tās durvis un tēlo, ka tu neko negribi. Un man liekas, ka tas, kas jūsu profilā būtu forši, jūs tos laivus taisat vairāk, vai jūs taisīt saturu, kas saistīs ar to, vienreiz vai jūs taisat podcastu, vai jūs noliekat kameru un uzfilmējat kaut kādas lietas, kur jūs runājat par to, jo līdz kādam atsevišķi, kur mēs parunājam par šito, mēs parunājam par to, un tad bija tā sajūta, tur dāvi, arī sajūta, ka runāt 8 stundas, vienkārši aizēja paguļi, varbūt atnāk un izlec ārā, un ir tik daudz viņam labas lietas, ko sakās, un man liekas, ko klausīties vīriešiem, jo, protams, kad ir kaut kādi garīgi tie cilvēki, un tad garīgi cilvēki piesaista citus garīgus cilvēkus, un tu īsti atķera realitāti. Tu tā kā viņi tādi, jā, bet es jau to saprotu, un, dāvim ir tas, ka viņš tomēr ir, ka viņš ir sporto, viņš ir treneris, ja viņš gāja boksā un visu kaut ko dara, un kad viņam ir tas, ka viņš var iedot kaut kādai citai daļai cilvēku, lai viņi saprastu. Un man liekas, arī no manas puses, es neteiktu, ka es esmu kaut kāds beigies eksperts, tas noteikti neesmu, un ir daudz ko mācīties un saprast, bet man liekas, tās dažas lietas, ko esmu iemācījies, vajadzētu vienkārši dot uz āru un celtiem vīriešiem. Un, ir baigi grūti, un arī, piemēram, tie draugu lokā, piemēram, man nav tā, ka es varētu teikt, ka es varētu aiziet pie kāda un pēkšņi par to runāt. Un tagad ir tā, ka liekas, ka gan izvērt tā spiedies virsū un mēģina ievirzīt tos draugus, un tad viņi, tu nesaproti. Nav faila. Jā, aiziet pie dāvja, tu vienkārši, kā bija ar dāvas, vienkārši kaut ko uzrakstu, man tas pats, mums jāparunā atkal, vai, un viss, un uzreiz atnāc, un mierīgi, forši saruna izcili, viss aiziet. Un tajā ir grūti, kad pēkšņi tu sāc mainīties pats, un tu it kā, vai tu meklē jaunus savā ziņā draugus, kuri to saprot, vai tu mēģini pievērst atkal citus un iedot viņiem kaut kādu zināšanu. Tev ir, piemēram, bijis tagad, kad tu, pirms saproti, tu jau teici, ka it kā tev draugi mainās un tam līdzīgi, bet kad tagad tu, piemēram, attiecībās, tu kaut kā sapratusi kaut kādas lietas, tu skaties uz citiem, vai kā viņi veido attiecības, un tev liekas, pats, es laikam negribu nemaz ar tiem cilvēkiem būt, ka tu gribi savādāk, un tu tā kā atmeties no tā visa. Protams, jo saprot, tu mainies, un kā jau mēs runājām, tad, kad tu kaut ko no sevis izravē, tu vairs tur negribi iet, tas tāpat kā anonīmi alkoholiķi, viņi neies bārā sēdēt. Tāpēc, ka tas tev atkal vēd atpakaļ pie taviem sliktajiem paradumiem, ja mēs tā varam teikt. Jā, tas, cik ļoti mainās cilvēki tev apkārt, tad, kad tu sāc iedziļināties cita veida tēmās, tas ir vienkārši fenomenāli. Tas ir fenomenāli, kā tas notiek, un es tiešām esmu cilvēks ar ļoti, ļoti plašu draudzeņu un paziņu loku, bet pēdējā pusgada laikā tas drastiski ir mainījies. Man 28. dzimšanas dienā bija tāda liela draudzeņu ballīte, kur mēs bijām kaut kāds 20 meitenes, un visas tiešām tajā laikā man bija tādas tuvas, un es tiešām biju tādā kontaktā ar viņām. Mana 30. dzimšanas diena ir pēc 2 mēnešiem, un ir tieši 3 meitenes, ko es gribu redzēt. Un tas ir ārkārtīgi interesanti. Cik dziļi tu pieeji sev klāt, un cik daudz tiešām tie draugi tavi esošie draugi spēj ieraudzīt to, ka tu mainies, jo tas arī ir vienkārši nereāls treniņš. Es esmu pieradusi, ka mēs redzu vienmēr varam tur ieņemt par to un šito un vēl kaut ko, un tur aprunāt tur vēl kādu, un tur padomāt par to un šito. Viņš man tagad stāsta, protams, un bērnības traumām. Es negribu skatīties, man tas neinteresē. Man pašam ar sens tik slikts attiecības jau nav sērijas vispār. Davai nerunājam par širo. Un tas ir tik normāli, un man liekas, mums ir baigi jāsaprot tas, ka ja mēs mainamies, mums mainīsies tā vide apkārt, un tas nozīmē, ka mums mainīsies arī sākot ar to, kam mēs sekojam, ko mēs ēdam un ar ko mēs ikdienā pavadam laiku kopā. Tas ir tik
normāli, ka pat cilvēki, kas aiziet kaut kādā pašizaugsmē, viņi nespēja vairs uzvilkt tās drēbes, kas viņiem ir. Tāpēc, ka viņi izaug no tā. Tā bija kaut kāda citu viņu versija, un viņu jaunajai versijai, jaunajai kaut kādai izpratnei par sevi vajag arī jaunu to ārējo avataru. Tāpēc, jā, ir kaut kādas sāpīgas lietas, kuras nākas palaist vaļā, ko nav grūti izdarīt, ko nav viegli izdarīt, jā. Bet es vienmēr atgriežos pie tā jautājuma, ka vai es gribu pavadīt laiku kopā ar cilvēku, kas nespēja pieņemt manu patieso būtību, kur mums vispār absolūti neinteresē un ar kuru es nevaru tā no sirds pārunāt par to visu, kas ir manī, un netikt tiesāts, netikt tur mūsu vērīs, par šito vispār nav jēga runāt, jā, vai tam līdzīgi. Tagad tas atkal un atkal atgriež mūs katru pašu pie sevis. Kas man ir svarīgi, kas es esmu, kur es eju un vai es gribu ar šo cilvēku iet uz priekšu. Tā ir, tieši tagad man ir tas brīdis, kad tu gribi vairāk no kaut kā, tu gribi no vairāk no kādas draudzības vai kaut kādiem draugiem, no viņi kaut ko domā savādāk, bet, teiksim, viņi nav tajā līmenī un tu tā kā īsti, tā kā sāc jau lēnām vienkārši atsačināties un tu īsti tā kā negribi varbūt nemaz vairs tā kontaktēties, pēkšņi zūd tas kontakts, un kaut kā saproti, kaut kā tas vērtības kaut kā pavisam arī sāk mainīties, un tas jau ir tā pieaugšana, vai ne? Tas arī baigi mainījās, piemēram, kad mums Marija piedzima. Nebija apkārt draugiem bērnu. Nevar saprasties cilvēki par vienu tematu, ja tev ir sīdainis mājās, un ja tev nav, vai arī, nezinu, tev ir suns. Tā kā man suņa nav, nezinu, kādas tev problēmas. Un mēs kaut kādā ziņā tikai caur kaut kādu vājprātīgu pieņemšanas līmeni varam spēt iedomāties, kā ir dzīvot tavā ādē. Un tāpēc ir tas, ka mainās tie cilvēki apkārt. Bet vēl tas, ko tu iepriekš teici par tiem vīriešiem, par to, ka tava tāda misijas sajūta ir tiešām vest vīriešus pie prāta. Un es absolūti tev piekrītu. Un es zinu tikai tās darbības, ko dara, piemēram, tēvu biedrība, kas ir arī jau ļoti, ļoti vērsta uz jaunajiem tēviem, lai viņi nepazustu tajā pēcdzemdību depresijā, kas viņiem ir tik nenormāli bieži. Patiesībā tas, cik vīriešiem bieži ir pēcdzemdību depresija, ir apbrīnojami, bet vai mēs par to runājam? Nē, vienkārši piedzimst bērns un tev liekas, ka vecs sajauka prātā. Viņš nesajauka prātā, viņam ir pēcdzemdību depresija, tikai ne tu, ne viņš, ne kāds cits spēja to pastāstīt. Tāpēc es arī pēc tām vēstulēm, kas nāca Dāvim pēc abām jūsu podkāstu epizodēm, es redzu to, ka Latvijas vīriešiem jūs vajag. Un tas ir, skatījos tur no maniem ezotērikas burbuļiem, tieši bija viena sieviete, kas bija tur rakstījusi nesen, ka cik interesanti, ka tikai sievietes iet tur pašizaugsmē un tā tālāk un tā tālāk. Un kāpēc tā ir, un kur ir tie vīrieši, un tur man bija tāds, es viņai sūtīju linku no jūsu sarunas, un man bija tāds, nē, tā nav. Tā kā ir vīrieši, kuriem šis interesē, ir vīrieši, kuri grib dzīvot citādāk, un tāpēc es ārkārtīgi lepojos par jūsu abām epizodēm, jo redzēt to, ka vienkārši ir 30-gadīgi džeki, kuri runā par to, kā viņi ir auguši, un ka viņi negribētu savai nākamajai paaudzei nodot tās pašas kaut kādas lietas. That's fucking amazing. Ja, tas ir forši, jā, kad cilvēki jau saka, un tie paldies, un tam līdzīgi ir jau forši, bet parasti atkal tas paldies, viņš nāk no sievietēm. Cik forši, ka jūs vēlaties, un beigās tāpatās, kā mēs jau runājām ar Dāvi, un vai šis nonāk beigās līdz tiem cilvēkiem, kam to vajag, vai nonāk līdz cilvēkiem, kuri tikai var teikt, ka ir forši, un kad jūs to sakat, jā, un tas vairāk nāk no sievietēm, bet tas nonāk līdz tiem vīriešiem, ir grūti, un tāpēc gan jau īstenībā ir vienkārši vairāk, un tu ej, un tas vietas tieši tāpat kā meklēt. Mūsu pēcdzemdību stāstu podkāstā mēs katrā epizodē pārunājam arī par partnerattiecībām. Bet vai mūsu podkāstu klausās vīrieši? I don't think so. Labi, ir kaut kāda epizode, ko kāda sieviete pārsūta, ja, tipu noklausies to, noklausies šito, bet mēs ļoti labi zinām, kā ir, kad mums partneri atsūta kaut kādu epizodi, tu ieliec viņu tajā watch later listā, un tā viņš tā tur aug jau 10 gadus tas lists. Un, tā kā jā, man liekas, tā vislielākā problēma jau tādiem satura veidotājiem, kā mēs, ir tas, kā
aizsniegt to auditoriju, kurai šito vajag. Jo man ir absolūti skaidrs, ka tas viss, ko mēs darām, tas ir, protams, primāri pašiem priekš mums, jo, kā tu teici, ja tev tā saruna ar Dāvu vienkārši izšāva korķus, tas nozīmē, ka vēl kādam, vismaz vēl vienam cilvēkam, viņi var tikpat ļoti izšaut korķus. Kā mums līdz tiem cilvēkiem tikt? Tas ir ļoti labs jautājums. Tas ir jautājums, kas ir jāšķir un jādomā. Un, es domāju, vienkārši jāturpina, un tad jau varbūt kādreiz uzšauj, vai arī varbūt kāda, nezinu, sieva liek nosēdēt, piesprauž, uzliek jostu apkārt, saka, ka tev jānoskatās acis atver vaļā, jānoskatās un jāpadomā, ka tomēr tā ir. Tikai man tas mērķis bija apmēram, aicināt tādus vīriešus, kas parāda, ka viņi ir spēcīgi, ka viņi dara kaut kādas lietas, kas visiem liktos vīrišķīgas. Protams, ka tas īpašības vārds noteikti katram ir savādāks, un kā mēs jau sapratām, ko nozīmē tas, ka tu tur esi alfa vai neesi, ko patiesībā, jā, tas ir katram pavisam savādāks, un arī, es uzskatu šobrīd, ka tas ir pavisam kaut kas cits, jā, vai tu tur vari kādam iedot pa mūti, jā, tas neparāda absolūti neko, vai tu vari savaldīties un to situāciju novērst, lai nebūtu jāiedot pa mūti, tas noteikti parāda vairāk, cik tu esi pieaudzis un kam tu esi gatavs dzīvē. Un, kad apmēram mēģināt dabūt tos vīriešus, kuri parāda, ka viņi ir vīrišķīgi kaut kādā vienā lietā un pievērst kaut kādai tādēļ, lai viņi parāda tiem parastajiem, bet atkal tajā pašā laikā es jau neesmu eksperts, lai es iet un beigšu četinātu kaut kā citu cilvēku laukā. Tev jau arī nav jābūt ekspertam. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka vai cilvēks ir gatavs tā informācijai, vai tā čakra ir jau tā kā bišķi sākuši pavērties vaļā. Un tāpēc es saku, Dāvis man gadiem ir visu kaut ko stāstījis, visu kaut ko rādījis, visu kaut kas vienmēr ir bijis. Bet tikai un vienīgi tajā brīdī, kad es pati esmu gatava, kad es pati saprotu, šis bija par to, tagad man tas ir svarīgi. Un tas atkal atgriežas pie tā, ka, ja es to vīrieti piesēdināšu pie šādā elektrokrēsla un likšu viņam noskatīties, visticamāk, ar to arī mūsu attiecības kaut kādā ziņā kaut kur būs beigušās, jo vienkārši mēs nepieņemam otru un nevis ejam caur tādu, ka, hei, tur forša saruna, varbūt tev arī kaut kas aizķersies, bet tāda, tev šis jāstāsta un tev tagad šitā jādzīvo un tev vēlam šitā ir arī jādomā. Es domāju, ka tev ir jādomā, bet tas klikšķis jau var rasties tikai tad, kad dzirdi. Nevienmēr tev ir, piemēram, tā saruna ar Dāvi, tas jau īsti kā nebija, kad ar tā pirmā doma jau nebija, kad kaut kas tur jānotiek, bet vienkārši notika, jo tāpēc, ka es tajā brīdī tur biju. Jā, un tas vienkārši, citiem vienkārši saprast, ka tev ir varbūt jāpaskatās, un varbūt tu kaut kā savādāk sāc domāt, kur varbūt tomēr var padomāt dziļāk, vai ne? Un, nav jau tā, ka tev tagad tu vajag un tu gribi, un, tu redzi, ka kāds runā, un tev obligāti ir tā jādomā, bet vienkārši, lai cilvēks ierauga, viņš noklausās, un tā viņš aizdomājas, viņš varbūt neaizdomājas, un viss, bet tomēr varbūt parādīt, lai varbūt ir tā iespēja, ka viņš aizdomāsies. Tās iespējas patiesībā viņas ir ik uz stūra. Mums šobrīd ir tik daudz grāmatas, ir tik daudz podcastu, ir visādas tās jautājumu kārtas, ko mēs varam. Mēs arī vienu vakaru ar Dāvi, mēs saņēmām dāvanā tās randiņu kastes, kas šobrīd arī ir viena ģimenīte ir uztaisījusi ritīgi forši tādu pakalpojumu, kur tev vienkārši reizi mēnesī atsūta randiņu kasti, kur tev ir iekšā visādas spēles, viss kaut kas, un mēs tur viena no spēlēm bija 86 jautājumi, tā kā vienam par otru, un tad tur no sērijas, vai tu zini šito atbildi, vai tu nezini, tur sākot no mīļākās seksa pozas, beidzot ar, ja tev būtu neierobežots limits kaut kādā veikalā, kur tu varētu dabūt dāvankarti, kur tas būtu. Un tas, ka jūs abi varat, ka tev jāpadomā, ko diez otrs atbildētu, tad ir tā nākamā, tā kā, es nemaz nezinu, mēs nekad par to neesam runājuši. Un tas, ka jums ir iespēja par to parunāt, tā kā tās iespējas tiešām ir, ka mēs varam caur tādu spēli, rotaļu, jo tas arī ir baigi svarīgi neieiet tajā pašizaugsmē kā tādā smagā treniņa darbā, bet iet caur tādu, hei, kas ir širais? Varbūt mēs varam to paskatīties vai tam līdzīgi. Tā kā iedot visam tādu rotaļīgumu, tādu prieku, citādi mēs tik ļoti nogalinam to prieku par to, ka mēs vispār esam kopā un ko mēs vispār kopā varam izdarīt. Tā kā neieiet tādu, tikai mēs šitā tagad daram un nav ne pa labi, ne pa kreisi, bet tā kā
Kā būs, ja mēs pamēģināsim bišķi citādāk darīt? Tā ir. Es domāju, ka mēs jau esam norunājuši labu laiku. Man nav nejausmas, cik ilgu laiku, bet paldies tev, ka tu ieradies, ka mēs varējām atkal forši parunāt. Cerams, kāds nostīsies un kāda viņam būs klikšķis atkal par šīm lietām. Un es domāju, ka mēs noteikti arī vēl paspēsim parunāt šajā laikā. Šī ģimene, man podcastu ir pārņēmusi, tā kā noteikti. Varbūt īstenībā ir jāiecina jūs divatā, un tad mums ir jātēlo tādā. Sen mēs neesam tieši podkāstā. Vai ne? Tāpēc būtu interesanti, varbūt īstenībā uzēsēt abus un pastīties no kaut kāda vēl cita rakursa uz to visu. Bet, jā, liels tev paldies vēlreiz. Un tad jau, iespējams, tiksimies vēl kādā reizē. Čau! Čau!